Labdien! Esiet sveicināti Apgāde Jumo vārdā mūsu šodienas konferencē Latvijas kultūras vēstures grāmatai. Patiešām esam priecīgi redzēt tik daudz seju un izsakam lielu paldies, ka esat atraduši šodien laiku un ieradušies šeit un pagodinājuši mūs ar savu klātbūtni. Apgādam, šis ir patiešām ļoti nozīmīgs gads, jo mums ir vairāk tādi lieli, zīmīgi projekti, pie kuriem strādājam vairāk gadu garumā. Un šis nav vienīgais no tiem. Ir mums arī Latvijas tautsaimniecības vēsture, kuras iznākšanu gatavojam jau pavisam drīz, jau maijā, kad arī atzīmēsim tās iznākšanu ar ļoti nozīmīgu konferenci Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 18. maijā. Lūk, šodien arī viennozīmīgi ļoti liels projekts, kuru mēs, es domāju, arī Juris man atļaus tā teikt, varam saukt par 100-gadus projektu, jo gatavojam izdot šo grāmatu 2018. gadā. Un šodien mums faktiski ir ļoti nozīmīgs brīdis, jo mēs redzēsim vaigā daļu no mūsu autoriem, kas ir ieradušies šeit, kā arī varēsim tādu rast jau vīziju par grāmatas apjomu, par grāmatas saturu, jo autori arī iepazīstinās ar to, kas ir paveikts, kas ir izdarīts tik tālu, un, protams, arī mēs gūsim tādu jau plašāku priekšstatu. Nu, tad, lai mums visiem šodien veicas, došu vārdu mūsu apgādu vadītājiem Jurim Visockam, grāmatu izdevējiem, lūdzu. Es piekrītu. Jā, augstgodātais Zinātņu akadēmijas prezidentkungs, dāmas un kungi. Jā, tiešām nozīmīgs notikums, un grāmatas satikšanās iemesls ir grāmata. Sākumā tas bija sapnis par grāmatu. Kad 2011. gadā mēs izdevām Johansona kultūras vēsturi, kas veltīta 18. gadsimtam, tad sajūtām publikas milzīgi interesi par to, kā tad tā Latvijas kultūras vēsturi kopā skatot. Un pagāja tiešām vairāk gadi, ka mēs mēģinājām visādi iesākt virzīt šo lietu uz priekšu, un bija sapnis, bet nebija pamats, jo sajūtām, ka katra kultūras nozarē ir liels vai pietiekoši daudz speciālisti, kas raksta, apgaismo, komunicē ar publiku, bet tādu kopsavilkumu ir grūti panākt. Un, protams, atzīsim paši, ka vairs nav Johansona laiki, kad cilvēks sēž un raksta grāmatas. Tā, ka viņš sēž, un šobrīd tas viss ir mazliet dinamiski un pa vidu lekcijām, citiem darbiem, un tas ir tiešām jāievērtē. Un tad nāca tāds interesants pavērsiens tajā lietā, ka mēs ilgus gadus pazīstam austriešu izdevēju Vīzeru, un viņu īpašnieks ir Loiša Vīzers. Pēc vārdu jūs jau dzirdat, ka tas ir Loiša, tas ir Slovēnis, un esam sadarbojušies ar viņu arī vairākos projektos. Un pēkšņi viņš man uzrunā ar piedāvājumu jātais būt augšā vācu valodā Latvijas kultūras vēsturi. Un tad tiešām esam jau šobrīd tā pavirzījušies uz priekšu un saprotam arī viņa to piegājienu, jo viņš dzīvo Klagenfurtē, kur ir tā Dreilanda eke. Tad tur saskarās divas lielās valodas, vācu, itāļu ar mazo slovēņu valodu. Un tur tad ir jūtams tas, cik arī svarīgi, lai nepazaudētu tās Austrumēropas balsis. Un viņš pats ir jau izdevis vairākām valstīm, Austrumēropas valstīm tādu vēsturi. Un šobrīd ir gatavs arī finansēt šo projektu, bet, protams, no mūsu puses viņš vēlās to, lai mēs spētu viņam sagatavot pienācīgu materiālu. Mēs esam jau sēdējuši tādās kā redkolēģijās, runājuši par to, un tiešām ir paldies Sandrai Ratniecei, paldies Ojāram Spārītim, kurš ir tā kā mūsu redkolēģijas tās neformālais līderis, kurš, protams, arī daudz ko zina, kas notiek šajā gadījumā Latvijas-Vācijas kultūras telpā. Protams, no izdevēja viedokļa skaidrs, ka šeit nav runa par divām grāmatām. Faktiski šī grāmata būs arī latviešu publikai. Protams, kā tulkotāja darbs un kā būs redaktora darbs un kā tieši sadarbība ar šo austriešu izdevēju.
tas būs nākamais posms. Mēs šodien esam tajā posmā, ka gaidām labus materiālus no jums, no tiem, kas uzstāsies. Es novēlu šodienas mūsu konferencē to pašu, kas mums izdevās Valmierā. Pagājušajā gadā mums bija Tautsaimniecības vēsture. Grāmatai pa vidu bija konference Valmierā un izdevās jaunas idejas, jaunas iniciatīvas. Protams, kā katrā konferencē mēs ceram arī šodien izdzirdēt kaut ko jaunu vai kādā no neparastākā skatu punktu. Un katrā gadījumā arī atsveidzināt zināšanas arī nekad nav par sliktu. Tā kā tiešām novēlu mums veiksmi visiem. Paldies, tiešām kuplā skaitā esat. Un mēs veidojam ierakstu no konferences, lai saprastu, tā nav tiešraidē, ir ieraksts. Un vēlāk jau tiešām mēģināsim izvietot internetā vai kādā televīzijas iespējā. Tas viss materiāls būs redzams vai arī loģiski montēts. Tā kā paldies jums un tiešām novēlu mums labu darbu. Paldies! Jā, vai jā, viena svarīga lieta aizmirst, jau likās, ka kaut ko aizmirst. Tad mums ir īpaši viesi šodien. Es viņus pat nepabrīdināju, bet tomēr es gribu jūs stādīt priekšā Marija Rita Lupi un Lorenzo Fararese. Prego. Jā. No Balzano, no Dantes biedrības pasniedzēja Marija Rita ilgus gadus ir pasnieguši šeit itāļu valodu, iemācījusies latviešu valodu, viņai tāpēc tulkot neko nevajag, viņi visi saprot, visi zina. Un Marija Rita arī Dantes biedrības gada balvas laureāta un ļoti laimīga, ka viņa šajā nedēļā tieši šeit. Liels paldies jums! Jā, uzplaudēs viņa vēlreiz. Paldies Jurim Visockim, un tagad es gribētu aicināt mums tālāk nodot vadības grožus mūsu Sandrai Ratniecei, kas ir Rakstnieku savienības valdes locekle un šī konkrētajā projektā grāmatas sastādītāja. Un viņi mums arī šodien nolasīs mūsu austriešu sadarbības partneri Vīzer īpašo apsveikumu uzrunu mūsu šodienas konferencei. Paldies! Labdien, cienītie klātesošie! Un tātad mēs saņēmām šo jauko vēstuli, ko šobrīd arī jums nolasīšu. Apsveikums konferencē Latvijā. Cienītās dāmas un godātie kungi! Ļaujiet man sākt ar ieskatu personīgajā pieredzē. Man bija laime uzaugt Slovēņu vidū, Ketnerē, kādā ciemā, kurā līdz pat manam 6. dzīves gadam runāja vienīgi slovēņu valodā. Vācu valodu es apgūvu tautskolā. Bet tur es uzzināju, ka galds paliek tas pats galds, neatkarīgi no tā, vai to apzīmē ar vārdu miza vai tišs. Tātad es gribot, negribot, pūrā saņēmu ne tikai vienu, bet divas patiesības. Un fakts, ka mēs būtībā neko viens par otru nezinājām, man aizvien bija ļoti aizkustinājis un pat vairāk mani ļoti mocīja. Kad bijušajā Dienvidslāvijā izcēlās karš, tad mēs vēl sāpīgāk apzinājāmies to, ka tiek runāts tikai par karu un brutalitāti, nevis par skaisto un par kultūru. Cilvēki pirmkārt grib ietiekties un apzināt savas saknes, savu valodu un savu kultūru. Valoda, tālaini izsakoties, ir visas tautas mugurkauls. Ja cilvēkiem grib atņemt mugurkaulu vai šo mugurkaulu pietiekami nesajūt, tad rodas nocietināšanās un šovinisms, rodas nepamatoti mīti un leģendas. Mums nevienmēr ir jāskatās uz Austrumu Eiropu, lai redzētu, ka šajā reģionā ir krietni sāsināts kāds priekšstats vai kāds mīts par nacionālās identitātes jautājumiem. Mēs Rietumu Eiropā ik brīdi piedzīvojam šādu situāciju. Tas nozīmē, ka mums galvenokārt ir jādomā laikmetīgi. Mums jāatbild uz jautājumu, proti, kā ar kultūru daudzveidību jāpietas Eiropas kopējā telpā, kur 49 valstīs sastopas 400 valodas un kultūras. Kā lai cilvēkiem dāvājam cieņu, neuzspiežot viņiem, piemēram, franku valodu, un vienlaikus dodot iespēju citam ar citu satikties un arī komunicēt.
Mēs šobrīd pavisam noteikti esam kļuvuši par pagātnes un nākotnes domstarpību lieciniekiem, par ķilniekiem. Turpmākā kultūras sabiedrības procesa attīstība noteikti izšķirs, ar kādu cieņu un godbijību cilvēks cits pret citu izturēsies. Un šī attīstība arī atklās, vai mēs esam spējīgi mācīties no vēsturiskās pieredzes. No tās būs atkarīgs, cik aizvainojošas un postošas un cik ilgstošas būs šīs domstarpības. Jau 2006. gadā Vāclavs Havels sarunā ar Jirži Grušu teicis, ka, citēju, Eiropa šobrīd atrodas krustpunktā, un iespējams, ka vibrācijas, kuras mēs šodien varam pamanīt vidus Eiropā, pāraugs par visaptverošām vibrācijām. Un tām var būt gan labas, gan arī sliktas sekas. Es labprāt gribētu ticēt, ka viss beigsies labi. Citāta beigas. Tomēr šķiet, ka pašreiz izplatās baiļu sajūta. Uz elementāriem jautājumiem nav paredzamas atbildes, un tas paver iespējas ķerties pie veciem, kā arī nolietotiem savstarpējās izturēšanās paņēmieniem. Publiskajās diskusijās dažkārt izskanējušās atbildēs aizvien skaļāk uzplaiksnīt cilvēcei adresētas nīstošas frāzes. Tas viss sagrauž paļāvību un cerības. Un tāpēc, ka starp vietējiem eiropiešiem un atnācējiem uz Eiropu veidojas aizvien dziļāki grāvji, kas bieži vien slēpjas aiz šķietam pozitīviem risinājumiem, un tie pat netiek atpazīti, tas viss ir ļoti, ļoti riskanti. Tādējādi pagātne un nākotne tēlēni izsakoties rīvējas tā kā Eiropas un Āfrikas tektoniskā plāksne. Jāsacina, ka būs jāatrod atbildes uz vairākiem jautājumiem, piemēram, kā viņš vai viņa, vai kā kultūra un valoda, vai kā ik viens atsevišķais cilvēks dzīvos un izdzīvos bez valstiskas teritorijas un nacionālas valsts, un kā ar cieņu un godbijību meistarīgi veidos līdztiesīgu kopā sadzīvošanu un dzīvošanu. Tāpēc mums ir nepieciešamas vārnīcas, tāpēc mums ir vajadzīgas kultūras vēstures, tāpēc mums vajag iepazīt daudzveidīgo literatūru. Tāpēc mēs veidojam Eiropas austrumu vīzera enciklopēdiju. Es pateicos jums par uzmanību un novēlu jūsu konferencē daudz panākumu. Loiče Vīzers, izdevējs Klagenfurta 2017. gada 2. martā. Paldies! Arī izskanējuši ir Vīzera enciklopēdijas redakcijas ceļa vārdi. Un tagad mēs varētu sākt mūsu paredzēto darba kārtību un aicinu, kā pirmo savu priekšlasījumu mums reprezentēt Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi Ojāru, akadēmijas prezidentu, akadēmiķi Ojārs Pārī. Tas ļoti atvainojos. Cik patīkami redzēt tik daudz cilvēku. Augstu godātais Visocka kungs, jūsu komandas un jūsu nopelns ir tas, ka par šo tēmu ir ieinteresējušies tik daudz un atraduši laiku darba dienā, darba laikā atrauties no citiem sev svarīgajiem uzdevumiem. Gribu izteikt komplimentu kādai citai sociālai parādībai, kurai ir kultūras dimensija, un pirmo reizi Latvijas Zinātņu akadēmijas vēsturē notiek tas, ka kāda izdevniecība, kura pati nav Latvijas Zinātņu akadēmijas struktūra, vēlas sadarboties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, atrast viņas paspārnē ierosmes, iedvesmas, autorus un noteikti pielīdzināties akadēmiskajai kvalitātei sava produkta ražošanā. Un ar to es gribu uzteikt un apsveikt izdevniecību Jumavu, kura savā pastāvēšanas vairāku gadu desmitu ilgajā vēsturē ir izaugusi līdz akadēmiskai izdevniecībai, kuras ambīcijās ir enciklopēdijas, kultūrvēsturiski sējumi un krājumi, īsta zinātniska un akadēmiska literatūra
un ticiet, ka tāda nerodās ātri un viegli. Tā ir nepieciešami autori, tam ir nepieciešams izpratne, tam ir nepieciešami gudri redaktori un ir nepieciešama arī nauda, kas ir jāiegulda, lai skubinātu un motivētu autorus, lai rosinātu pētījumiem nepieciešamos ceļojumus, sēdēšanu bibliotekā, arhīvu materiālu pasūtīšanu un dažādas citas zinātniskai pētniecībai nepieciešamās darbības. Un tikai tad var rasties akadēmisks produkts, kuru mēs šobrīd redzam, ne jau tur, bet mēs redzējām pirmīt tādā skaistā sarkanā plakātā kā nākamās grāmatas iespējamo virsrakstu, uz ko mēs ļoti ceram, ka tas tāds arī būs. Un tā nākotne nemaz nebūs ļoti tāls tāliem kalniem. Palūkojieties apkārt. Latvijas Zinātņu akadēmijas paspārnē, akadēmiķa Stradiņa redakcionālajā vadībā pirms dažiem gadiem tapa 4 sējumnieks Latvieši un Latvija. Īsta akadēmiska enciklopēdija ar pār par 80 autoru rakstītiem akadēmiskiem rakstiem, sākot no vissanākiem laikiem Latvijas teritorijā līdz mūsdienām, skarot visu – vēsturi, arheoloģiju, ekonomiku, politiku, tieslietas, sportu, ieskaitot un mākslu un kultūru tieši tāpat. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ir uzņēmis maratona distanci, lai sava mūža laikā uzrakstītu akadēmisko Latvijas mākslas vēsturi 7 mega sējumos. Un, protams, arī gribas teikt, ka izdevniecības Jumava jau šajā pavasarī prezentējumā Latvijas tautsaimniecības vēsture, jau nelielā pagātnē izdotais Johansona Latvijas kultūras vēstures sējums, kas ir kā atkārtojums, interesi par to, ka otro laidienu tikko piedzīvoja Artura Krūmiņa Latgales koka baznīcas arhitektūras izdevums, un tagad, protams, mēs esam ķērušies kopīgi pie Latvijas un Vācijas kultūras saskarsmes. Šis aspekts, par kuru varbūt pirms vairākiem gadu desmitiem režīma apstākļu dēļ nebija ērti runāt, jeb tā nebija rekomendējamā tēma, un interese par Vāciju un vācisko netika oficiāli no režīma atbalstīta. Taču mēs šodien dzīvojam laikmetā, kad mums katram ir kontakti latviešu un vācu baltiešu biedrībās, mums ir kontakti Vācijā, mēs paši esam daudzajādā ziņā izauguši no tramplīna, ko dod draudzība ar dažiem baltvāciešiem vai ļoti daudziem no viņiem, kuri mums ir pavēruši durvis uz Eiropas augstskolām, uzaicinājuši sākot savu zinātnisko karjeru mums piedalīties kādos Vācijas universitāšu zinātnisko rakstu krājumos un tieši tāpat devuši iespēju zinātņu lekcijām, zinātniskām lekcijām, konferenču dalībai un dažādiem citiem simpozijiem būt klāt, kuros nelielās Latvijas zinātnieks iziet daudz plašākos un tālākos ūdeņos. Tādējādi nekad nevar novērtēt šo kultūras sakaru un kultūras kontaktu un miedarbības nozīmi, jo mazai tautai ir vajadzīgs liels draugs, liels atbalsts, liels brālis un liels multiplikators un liela valoda, liela tauta, daudz miljonu tauta, ja reiz ir tāds partneris un sadarbības subjekts, tad tas ir vislabākais, kas kādai tautai var būt. Tas, ko es vēlos jums šodien pēc šīs romantiskās preambulas celt tālāk priekšā, būs mans skatījums uz vienu kultūras mantojuma daļu, kuru mēs Latvijā gan pazīstam, gan mīļojam, gan dažādā veidā cildinām. Un, protams, ka jūs ieraugāt vārdu ruīnas, drupas. Arī akadēmiķim Stradiņam kādreiz bija tāds izmisuma teiciens, kāpēc Latvijā ir tik daudz drupu un kāpēc pagātnes mantojums līdz mums nonāk tikai drupu veidā, drupu stāvoklī. Arī te ir atbilde meklējama mūsu vēsturē, mūsu ģeopolitikā, daudzos citos momentos, kas mūs ir nolikuši starp rietumiem un austrumiem kā buferzonu, un te ir daudz argumenti, kuri par šo jautājumu ļauj filozofiski un politiski domāt. Taču skatoties uz dažām romantiskām bildēm, gribas jau teikt, ka romantiku tajās mēs saskatām kā šodienas cilvēki, kuri sēžam mīkstos krēslos, mētelīšos vai bez mētelīšiem šodien mūsu vēsajā spirktajā auditorijā, bet iedomājieties, ka tie cilvēki, kuri pirms 700 gadiem dzīvoja šajā militārajā nocietinātajā ēkā, un tā bija viņu
dienišķā mītne, kurā viņi cēlās, gulās, gāja pusdienās, veica savu ikdienas soli, un ziemas laikā tur nebija siltāks par 6, 8 vai 10 grādiem Celsija. Vasaras laikā tie bija varbūt 10 līdz 12 grādiem. Liela daļa no viņiem slimoja ar artrītu, reimatismu, urīnpūšļu slimībām. Un, protams, ticiet vien, ka būt par krustnesi, būt par bruņinieku un dot zvērestu, uzticīgi kalpot Kristum un palīdzēt kristīt šejienes iezemiešus, dzīvot celibātā, atturībā tātad no laicīgiem priekiem un dzīvot atturībā arī no gandarījuma vai labsajūtas, ko dod nauda, jo nauda drīkstēja piederēt tikai ordeņa vadošajiem sastāvam, un karavīram nauda nav nepieciešama, jo mestrs par visu gādā. Un tad, protams, dzīve vairāku paudžu, vairāku 100 gadu garumā šādā ēkā, kura līdz 20. gadsimta sākuma pastkartēm ir nonākusi kā tālas senatnes liecinieks. Tā, patiesībā sakot, ir mūsu romantizētā izpratne, ka tie tālie laiki bija kaut kādā veidā heroiski vai kaut kādā veidā citādāki nekā šodiena, un varbūt uz viņiem mēs lūkojamies tāpat kā 18. gadsimta turisti, kuri ceļoja uz Itāliju un Grieķiju un taisīja Grand Tour iepazīšanas braucienus, lai apskatītu Itālijas drupas vai skaistās pilsētas ar antīkajiem pieminekļiem un atgriezušies mājās justos bagātināti. Tas, ka Sigulda vai Turaida 20. gadsimta sākumu sagaidīja šādā drupu formātā, nav jau nekāds noslēpums. Galu galā garantijas laiks Latvijas Nacionālajai bibliotekai, kuru pēc uzcelšanas dod inženieri, ir 2 gadi. Ēģiptes piramīdām garantijas laiks ir laikam lielāks par Nacionālās bibliotekas garantijas laiku. Šīm celtnēm garantijas laiks, kā jūs redzat, ir bijis 6, 7, 8 gadu simteņi, līdz kamēr viņi tādā diezgan žēlīgā veidā līdz mums ir nonākuši. Un tomēr dažāds ir bijis attieksmes rosinātais filozofiskais redzējums uz šīm drupām, jo, piemēram, augšējā attēlā mēs redzam Kaspara Dāvida Frīdriha zīmēto gleznoto Eldēnas klostera drupu gleznu, kas ir klasisks romantisma darbs no 1809. gada, bet blakām ir Dobeles pilsdrupas no baltvācieša Hermana Friedricha Vēbera, turpat 10 gadu agrāk uzgleznots un arī ieraudzīts ar pagātni mīlošām acīm, skaistā vakara saulrietā un, protams, tādā, kurš ar oranžu tīkamu mīļu krāsu un gaismu pielēja visu apkārtējo vidi. Kas palīdz mums izprast šī romantisma, kurš dažkārt ir izprotams, tiešām kā romantiski pacilāts stāvoklis, nedaudz eiforisks stāvoklis, ka mēs domājam par kaut ko tādu, kas mūsu jūtām ir svarīgs. Mīlestības reibonis, pavasaris, lakstīgalu dziesmas vai staigāšana pa strautiņam blakām skaistām kalnu takām un upēm un kaut ko tādu, Šuberta dziesmas. Ja? Bet 1000 gadu atpakaļ. Šī ir Eiropas karte ap 1000 gadu. Un ko mēs redzam tur, kur atrodas Latvija, Lietuva, Igaunija? Tā ir balta lapa, balts plankums Eiropas kartē. Pārējā Eiropa jau ir noformējusies valstīs, ir izveidojušās pilsētas, ir izveidotas komunikācijas trases, pa kurām pa upēm un pa ceļiem virzās tirgotāji, notiek apmaiņa, ideju un preču apmaiņa, un visa tā laika tirdzniecība un apmaiņa iet Baltijai garām. Tad, kad pirms pāris gadiem visa Latvijas, kā teikt, bibliotekāru, bibliofīlu un, protams, arī reliģisko pārstāvju saime un galvenokārt jau katoļu konfesijas pārstāvji svinēja šīs grāmatas Terra Mariana faksimila izdošanu pārcēlumā no Vatikāna bibliotekas, tad mēs varējām beidzot paņemt rokā un saskarties ar to unikālo māksliniecisko, bet romantizēto skatījumu uz baltās teritorijas, baltās lapas, iekrāsošanu kaut kādā krāsā, ko nes līdzi kristīgā misija. Kristīgā misija,
kuras pēdas šodien ir mūsu apziņā ar to, ka mēs esam ticīgi, un kuras pēdas mūsu ģeogrāfijā, mūsu teritorijā ir šīs pilis, daļa no kurām ir vesela, daudzas no kurām ir drupās, un dievnami, no kuriem arī daži ir drupās, bet daudzi vēl joprojām veseli. Un šajā romantizētajā skatā uz to mirkli, no kurienes radās pilis, no kurienes radās cietokšņi, protams, kad ir šīs sāgas, kuras arī pauž baltvācu literatūra, kronikas un arī tāda historiogrāfiskā ievirze, romantizētā veidā palūkoties uz pagātni un ieraudzīt, kā 1159. gadā Brēmenes tirgotāji nejauši vētras dzīti uzzēģelēja Livonijas krastu. Un piestājot malā, atrod tādus pusmežonīgus cilvēkus, kas nerunā vāciski, nepazīst Kristu, bet godā savus kaut kādus dieviņus, un beigās tātad Eiropas civilizācijas izpratnē diez vai grūti ir, kā saka, atzīstami par cilvēkiem. Un tātad par cilvēkiem viņus varētu padarīt tikai tādā kārtā, ka viņus integrē Eiropas audumā, iekrāsojot balto teritoriju ar Livonijas ordeņa iekaroto teritoriju un daļu no tās pārdalot bīskapiem, izveidojot katoļu bīskapijas un tādējādi starp bīskapiem un ordeni sadalot administratīvi šīs zemes, uz tām veidojot pilsētas, ceļot cietokšņus, nodrošinot ūdens ceļus un sauszemes tirdzniecības ceļus, civilizējot Livoniju. Tad, kad šo Terra Mariana šķir vaļā, tad, protams, viņā uzmanību var piesaistīt dažas lapas, kuras ir zīmējis mūsu latviešu izcelsmes mākslinieks, jo pārējie visi mākslinieki, kas ar roku zīmēja šīs lapas, bija poļu izcelsmes, katoļticīgie mākslinieki vai baltvācieši. Un tas ir Artūrs Baumanis. Artūrs Baumanis, latviešu pirmā akadēmiski izglītotā arhitekta Jāņa Baumaņa dēls, kurš nepabeidza gan Pēterburgas Mākslas akadēmijas studijas, bet bija talantīgs pēc velna, kā gribētos teikt. Un viņam, kā izcilam zīmētājam, atradās vieta šajā autoru kolektīvā, un viņa lappuses, kuras kopskaitā ir 4, ir ļoti atšķirīgas no visas pārējās Terra Mariana grāmatas ideoloģiskās, politiskās un kultūra trēģeriskās ievirzes. Viņš, protams, šajā vienā lapusē parāda Krustpils pili. Tā ir Krustpils, jā. 1236. gadā Vācu ordenis Krustpilī jau ir nonācis, uzceļ savu militāru cietoksni, lai, protams, kontrolētu Daugavas ūdens ceļu, jo no katras laivas, kas brauc pa straumi lejup vai augšup, vai tirgotāja pajūga, kas brauc gar Daugavas krastu, vajag iekasēt nodokli. Savukārt, aizejot tik tālu krustnešiem, viņiem līdzi nāk misionāri, kuri turpat Daugavas krastos veic misijas darbu. Vai tas izskatījās tā kā šeit, kad mūks sutanā 2 pusmežonīgus lībiešu vai latgaļu vai vidzemnieku jaunos cilvēkus, vecāko brāli un mazāko māsiņu pārliecina, kurš ir īstais dievs, kā vajag pareizi ticēt viņam. Tā ir tāda sava veida didaktika, kurai var ticēt, var nē, bet arī šajā attēlā var saskatīt divpusēji griezīgu zobenu, saprotot arī to, ka šī pārliecināšana, tā kā šeit mūks to dara, uz celma sēžot un mežā zemenītes lasot, pa vidum izskaidrojot Bībeles patiesības. Ja mēs zinām, ka šī patiesība izskaidrošana notika ar līķu kaudzēm, ar senpilsētu un mūsu, kā saka, senču pilskalnu iekarošanu, ar 1000 cilvēku nogalināšanu vai ar 1000 došanos trimdā un integrēšanos Lietuvā. Vēl viena no šādām pašām Artūra Baumaņa zīmētajām lapusēm rāda, protams, ko gan citu viņi var rādīt, kaujas skatus, kur Vācu ordenis svin savu kārtējo uzvaru, bet misiona un vācu bruņinieks atrodas augšā ar ordeņa karogu, bet apakšā kreisajā pusē zem sacirsta senču ozola, pie pīšļos satriekta pērkona dieva tēla, sēž un raud kursis. Tādējādi tas ir vietējais iedzīvotājs, kura panteons tāpat bija izveidojies kā kristiešu panteons, kurā netrūka atbildīgo personifikāciju un simbolu un dievu, kas atbild par zemi, pazemi, virszemi, pēcnāves dzīvi un cilvēka laicīgās dzīves dažādām formām. Bet lūk,
atnāk stiprākais dieviņš un šo vājāko dieviņu sasit drumstās. Protams, ka mēs varam palūkoties uz Eiropu jau 14. gadsimta geogrāfiskajās kategorijās, kad mēs ieraugām Baltiju, iepītu zilu jūras kuģniecības ceļu tīklā. Un tad jau mēs varam teikt, ka Latvija ar savām 8 Hanzas pilsētām ir pilnā mērā civilizēta un tīkls, kas ar trasēm, kur līdz Gdaņskai, līdz Kenigsbergai vai līdz Lībekai, Brēmenei noteiktā laikā spēja aizgādāt Livonijas ražojumus, linu, graudus, gaļu, mastu kokus, vēl kādus šejienes vietējos izstrādājumus, pretī vedot Rietuma Eiropas, Reinzemes vīnu vai kādas mēbeles vai cēlmetālu izstrādājumus. Tā ir šī apmaiņa, kuras ceļā pie mums nonāk gan prasme celt mūra ēkas, būvēt cietokšņus un, protams, šo visu saimniecisko un celtniecisko un administratīvo darbu menedžeri laikam neradās lībiešu zvejnieku vidū, nedz arī kuršu arāju vidū, nedz arī latgaļu zemnieku vidū. Viņi radās no malas, no citurienes, no ārpuses. Un tad, kad jūs lūkojaties uz šādām te ar roku rakstītas 1582. gadā grāmatas, kas ir Johana Rennera Livlendische Historien Vidzemes vēstures kronikas lapusēs, mēs ieraugām ordeņa mestru nosacītos portretus, kur kreisajā pusē mēs varam redzēt, ka viens ir tātad Venno, otrais pa vidu ir Folkvīns un labi ir redzams Heinrichs von Gālens, tas mestrs, pie kura Johans Renners strādāja par skrīveri Cēsīs, Rīgā, Vīlandē, sekodams līdzi ordeņa mestram, kā uzticīgs kronists un viņa sekretārs. Un aizbraucot atpakaļ dienesta beigās uz Brēmeni, viņš rakstīja savus atmiņas, savu vēstures skatījumu uz Vidzemes iekarošanas, celtniecības, ordeņa pastāvēšanas, ordeņa politikas un dažādo citu notikumu atspoguļojumu. Bet šajā interesantajā manuskriptā, kurš, protams, jau 19. gadsimta beigās ir iespiests grāmatā un vācu valodā ir lasāms mūsu bibliotekās, arī ir vairāk eksemplāri. Taču tajā nav neviena ilustrācija, un šis ilustrētais rokraksta eksemplārs glabājas Brēmenes Universitātes bibliotekas reto nodaļu fondā, un tajā ir ieraugāma Vidzemes un Igaunijas karte. Un šajā kartē nav tie, ko jūs redzat kā strīpiņas, tie nav ceļi, tās ir upes. Jo senos laikos kartogrāfijā daudz svarīgāk bija iezīmēt to trasi, pa kuru var pārvietoties un kura nekad nemaina savu gultni. Tā ir upe. Ceļš var mainīties. Šodien iet pilsētai pa vienu pusi, rītā viņi izvelk pa otru pusi, bet upe nemainās. Un cietoksnis, kas ir uzcelts vienā krastā, paliek šīs upes krastā turpat. Un tad mēs redzam, ka gar Daugavu, gar Gauju ir visur mazi simboliski cietokšņu silueti. Mazi militāro aizsardzības ēku silueti, kuri droši vien neatspoguļo īsto izskatu, kā šīs pilis izskatījās pat 16. gadsimtā, kad Johans Renners viņas apceļoja, redzēja un iespējams arī tīri labi pazina. Un, ja būtu labi piepūlējis atmiņu, būtu atcerējies, cik torņi ir katrai pilī un kāda ir viņas konfigurācija. Bet 16. gadsimta kartogrāfijas izpratnē cietoksni vai pilsētu pietika apzīmēt uz šādas kartes ar nosacītu simboliņu. Kaut ko līdzīgu mājai, kaut ko līdzīgu pilī ar jumtiņu. Un ar to pietika, lai saprastu, kas ir domāts. Ir atsevišķas lapuses, kurās var ieraudzīt gan kaut ko precīzāku. Augšējais attēls rāda Pērnavu. Vecā Pērnava, bīskapa pilsētas daļa un jaunā Pērnavas daļa, katra savā upes pusē, krastā. Un savukārt apakšējais attēls rāda Rīgu. Te gan mēs varam teikt, ka tas ir viens no vecākajiem Rīgas pilsētas silueta attēliem, kurš ar drebelīgu roku ar zosas spalvu ir uzzīmēts, atceroties, cik Rīgai ir baznīcas torņu un kāds no Pārdaugavas puses vai no Putna lidojuma varētu izskatīties Rīgas pilsētas siluets. Unikāls dokuments, kurā mēs varam teikt,
vajag ieraudzīt ne tik daudz romantisko, cik pragmatisko, jo cietoksnim ir vērtība tad, ja viņš kalpo savai pamatfunkcijai, nevis mūsu turistiskai interesei, nevis mūsu romantiskai izklaidēšanai, bet cietoksnis ir priekš tam, lai viņā meklētu patvērumu, lai viņā sargātu mantu, lai viņā glabātu ieročus un, lai, kā teikt, no viņa uzbruktu un no viņa pakļautu un aizsargātu apkārtējo teritoriju. 15. gadsimta beigās mums ir zināms, kad ir, kā saka, bijis tāds kronists Jurgens Helms. Un Jurgenam Helmsam, protams, ir bijuši savi vairāki simti lapušu lieli ar manuskripti ar Livonijas piļu zīmējumiem, bet šie manuskripti nav saglabājušies oriģināla veidā, bet viņi ir nākuši līdz mūsu dienām un arī tā skaitā līdz Johana Kristofa Broces laikam dažādu citu starp autoru pārzīmējumos. Un šie starp autori, grūti jau pateikt, ja mums nav saglabājies oriģināls, kāds izskatījās oriģinālā cietokšņa zīmējums, vai viņš bija tāds, un cik aptuveni ar šo roku, kas ir bijis, kā teikt, kopētājs, viņš ir izsekojis līdzi pirmā zīmējuma detaļām. Bet tas, ko mēs varam redzēt pārrakstītu, pārzīmētu procesējumos, tas rāda mūsu Livonijas piļu nosacītos portretus. Nevienu pili gan loģiski neceļ tā kā labajā pusē mēs redzam krimuldu vai rindu trīsstūra formātā, trīsstūra plānā. Tas nav nedz no strateģiskā, ne no militārā viedokļa pareizi un tiesiski, un tam nav ne arhitektūrā, ne citur pamatojuma, bet nosacītais simboliskais zīmējums tas ir gan. Un tomēr viņš ļauj savā veidā dokumentēt cietokšņa esamības faktu. Bez romantizēšanas, jo tomēr mēs ieraugām, ka gar augšējo malu visiem cietokšņiem ir aizsardzības ejas, cietokšņiem ir torņi, visi šie cietokšņi ir labā kārtībā, un viņi, protams, kalpo savai funkcijai, jo Jurgena Helmsa laiks ir 1490. gadi. Tātad 15. gadsimta beigās viss vēl ir pilnā mērā spēkā. Labajā pusē jūs ieraugāt cēsis. Lūk, te gan arhitekts Gunārs Erdmanis ir mēģinājis ar blakus esošo plāna zīmējumu stādīties priekšā, no kura upes krasta vai no kura paugura Jurgens Helms varētu būt zīmējis, kad viņš lūkojās uz Cēsu pils atveidojumu un saskaitot torņus, tiešām var secināt, ka viņi ir tik daudz, tik šodien dabā var konstatēt. Tad var sacīt, ka Jurgens Helms ir piegājis selektīvi, atsevišķus cietokšņus uzzīmējis nosacītā bildītē. Citas ir piegājis precīzāk un atcēlojis pietiekoši dokumentāli ticami. To, kādā veidā Nikolai Mollīna laika 1612. gadā iespiestajā vara grebumā ar Rīgas panorāmas attēlu, var teikt, cietoksnis vai mūsu šai gadījumā Rīgas pils, Vācu ordeņa pils Daugavas malā, kā otrais cietoksnis, ir integrēta pilsētas panorāmā tikai kā viens neliels klucītis, jo viņa arī ir tikai viena sastāvdaļa. Būtiska, bet tomēr tikai viena un neliela. Svarīgākais šai panorāmai ir heroisks patos, parādīt, ka Rīga ir bagāta pilsēta, uz kuru strīpām vien brauc kuģi un atstāja šo pilsētu pilni ar precēm un notiek viena bagāta darbība. Toties tie cietokšņi un tās pilis, par kurām mēs sajūsminamies vai kaut kādā veidā rūpējamies un gādājam šodien, tās ir, ja vecākā paudze atcerēsies, kā 1985. 87. gadā izskatījās Bauskas pils, tā daļa, kur ir hercogā 3 korpusi, kur tajos beidzamajos sociālismu gados, kad tika pieņemts koncepts šo pili restaurēt vai vismaz dabūt līdz jumtam, kādu vezumu kolhozs atveda ķieģeļu, kādā krāsā tie ķieģeļi bija, no tādiem mūrēja. Un beigās šīs Bauskas cietokšņu sienas izskatījās viens plankums sarkanīgs, viens balts, viens dzeltenīgs un tāds raips salāpīts, protams, viņš kādu laiku stāvēja. To, ka Kurzeme ir bagāta vēl ar dažām, paldies Dievam, mužnieku dzimtu rokās, 16. gadsimtā nonākušajām bīskapa vai ordeņa pilīm, cietokšņiem, kuri 16. gadsimta vidū, otrajā pusē, varēja būt dažādā stāvoklī. Pa pusē sašauti, pa pusē sabrukuši, daļēji apdzīvojami, daļēji nē.
tas tomēr ir vairāk nekā plika pļava, ko hercogs varēja iedot kādam savam vasalim par uzticīgu kalpošanu Livonijas ordenī. Jo sākt no nulles tukšā vietā celt pili, celt ēku, ir grūtāk nekā saņemt mantojumā 4 sienas, kaut vai uz viņām nav jumta. Un tad, protams, ka no šiem viduslaiku cietokšņiem Jaunpils, Ēdola, Dundaga, katra sava spēcīgā Kurzemes mužnieka dzimta ir radījusi to fantomu, kādu mēs šodien redzam, ar romantiskiem tornīšiem, ar balkoniem, ar pārbūvēm, ar skulptūrām, ar ciļņiem iekšpagalmā. Un, protams, veselu virkni leģendu un pasaku par visādiem šausmu vai arī labiem darbiem, kas šajā ilgajā vēsturē ir notikuši. Mēs varam vienmēr atcerēties ar īpašu, jūs man sakiet, ka jā, beidz, ja jūs rādīsiet, ka 5 minūtes, es tā arī apzinos. Ja jūs teiksiet, ka Zviedru laiki bija ļoti gaiši laiki, jā, tam var atrast daudz pierādījumu, ka Zviedru 17. gadsimts bija ārkārtīgi pragmatisks laiks, jo Zviedriem Livonija, protams, ka bija vajadzīga kā maizes klēts, kā resursu bāze, no kuras smelties graudus, gaļu, koku materiālus saviem kuģiem, lai vestu Eiropā karadarbību. Un tādējādi, kā var kādā saimniecībā ekonomiski labi un izdevīgi saimniekot, tad, ja ir sakārtota likumdošana, ja ir sakārtots īpašums, ja ir uzskaitītas dvēseles, kur no katras dvēseles pienākās nodokļi, un tad valsts var elementāri pastāvēt. Lai sabiedrība būtu produktīvāka un ļaudis ražīgāk strādātu, ir labi, lai viņi prastu lasīt un rakstīt, iepazītos ar jaunu informāciju, un tāpēc Zviedrijas karalim Kārlim 11. nav žēl dažu tūkstošu dukātu, ko samaksāt Ernestam Glikam par bībeles tulkošanu latviešu valodā. Un mums ir latviešu zemnieku skolas Vidzemē, mums ir latviešu bībele, mums ir daudz kas tāds, kas mūs, protams, padara par lasītāju tautu, par rakstītāju tautu. Bet savukārt Koknesi Zviedri uzstājas par Daugavas krastā vienu no spēcīgiem cietokšņiem. Tieši tāpat kā Rīgu, kurai arī ir paredzēta 2. Aļņu josla, regulārs renesanses pilsētas plānojums, tiek izbūvēta citadele, kur augšā jūs ieraugāt viņas ļoti sarežģīto plānu, kas glabājas arī Zviedru kara arhīvā Stokholmā. Un tā pati Koknese, kurai ķīlī starp Pērsas un Daugavas upes šo trīsstūri atrodas vecais 1209. 210. gadā celtais cietokšņa kodols, bet viņas apmūrējums, apdare, papildinājums ar bastioniem, jauniem torņiem, jauniem lielgabaliem kalpo 17. gadsimta aizsardzībai, jo bailes pēc 2 Livonijas kariem, ko iesāka Ivans Bargais, ir tik lielas, ka pret austrumu kaimiņu vajag sargāties ar nopietniem ieročiem. Un, protams, Kokneses pils tiek zīmēta, tie visi ir kartogrāfu zīmējumi. Varētu teikt, militārās spiegošanas zīmējumi, kuri parāda gan dokumentē laikmetu, gan dokumentē pili, gan arī tādu zīmējumu uzzīmē kāds nedraugs vai ienaidnieks, tad tas kalpo, protams, kā izpētes objekts, kā šādam objektam, kā šādai pilī drošāk pieiet klāt, lai viņu ieņemtu. Lūk, mūsu romantikai kājas aug, kā es gribēju zīmēt, no celšanas, pragmatiskajiem nolūkiem līdz šādām te skicēm, kuras ir pavisam retas un Latvijā nav pazīstamas. Augšējā attēlā ir Rēzekne, Rēzeknes pilsdrupas, kuras ir pilsdrupu stāvoklī jau 1703. un 4. gadā, un apakšējā attēlā Ludzas pilsdrupas. Tās ir uzzīmējis viens zviedru oficieris, kuram brīvajā laikā, rakstot piezīmes par savu karlaika ceļojumu no Lietuvas teritorijas pāri Latgalei virzienā uz Igauniju, ir nācies būt šajās abās pilsētās. Nu, un, protams, ka mēs varam teikt, ka ir savdabīgs laiks, kas pagriež vēsturi vienu daļu uz atpakaļ un saka, nav vairs jēga ielikt naudu šajos cietokšņos, šajās pilīs, jo tas laiks ir pagājis. 13. gadsimta mūri vairs nevar kalpot modernām 18. gadsimta kara darbībai. Un Johans Kristofs Brodse, kā brīnišķīgs enciklopēdists, kā brīnišķīgs 18. gadsimta apgaismots cilvēks, mākslinieks, enciklopēdists, vēsturnieks, tiešām romantiski jūsminās par cietokšņiem, par pilsdrupām, un var teikt, ka mans pēdējais teikums šajā
uzstāšanās reizē ir tāds, ka es varu atkārtot zviedru arhitekta Ērika Sērlinga teikumu, ko viņš, tad, kad atbrauca uz Latviju 992. gadā, mēs braucām pa Latviju, un es viņam saku, es pārdzīvoju par to, ka mums ir tik daudz drupu. Un viņiem Zviedrijā taču visas piles, visi cietokšņi ir ar jumtiem, visas ir izmantotas, visās ir muzeji, vai viņas pieder mužniekiem, pieder aristokrātiem. Viņš teica, jā, bet jūs priecājieties, cik tās drupas skaisti mirst. Es teicu, ok, es ar to gan nespēju samierināties. Jums ir vienas drupas, un jūs varat priecāties, ka tās skaisti mirst, jo pārējās 300 pilis jums ir perfektā kārtībā. Mums ir 300 drupas, un viena pils ir kārtībā. Nu, tad mēs par tām 300 laikā teikt jūtināmies un tīksmināmies, cik viņas skaisti mirst. Notiek tā miršana neizbēgama, un kultūras mantojums ir tāda amorfa lieta, un var kādu daļu no viņa censties saglabāt, bet arī uzdodiet sev šodien, kā teikt, jautājumu, kāpēc UNESCO, kāpēc Pasaules kultūras mantojuma aizsardzības organizācijas vairs tik ļoti nerunā par materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu, bet runā par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Tautas dziesmas saglabāt, neprasa miljoniem investīcijas mūru uzturēšanai kārtībā. Un arī šeit ir pragmatisks secinājums jāizdara, ka pasaule vērtē to, kas spēj līdzīgi Eģiptes piramīdām pastāvēt mūsu paaudzes laikā un vēl vairākas paaudzes uz priekšu, un varbūt ir citas vērtības, kuras mēs skatīsimies, kā viņas skaisti mirst. Bet mūsu uzdevums šodien ir tomēr fiksēt procesus, izprast procesus uz atpakaļ, modelēt procesus uz priekšu un darīt tā, lai mūsu dzīve būtu harmonijā ar mums un mēs harmonijā ar dzīvi. Veiksmi visiem autoriem, kuri pie šī brīnišķīgā Jumavas projekta strādā un strādās, un es saprotu, ka idejām ir jānāk klāt, bet viņām ir kādreiz arī jāfiksējas uz papīra. To es saku arī pats sev, jo arī man šī nodaļa, kas ir paredzēta rakstīt, vēl nav uzrakstīta. Paldies! Paldies Spārīša kungam par ļoti brīnišķīgo referātu, kura nosaukums skanēja viduslaiku cietokšņu piļu uztvere vēsturē un sabiedrībā. Kā nākamo es ļoti lūgtu Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesori, baltu valodniecības katedras vadītāju, filoloģijas doktoru Lidiju Leikumu uzstāties ar priekšlasījumu latgaliešu rakstu valodas attīstība, laicīgās literatūras sākums un pārāvums. Lūdzu. Paldies! Atšķirībā no profesora Spārīša mana uzstāšanās būs tikai mutes vārdiem, jo, diemžēl, nesanāca sagatavot prezentāciju, bet es arī nejūtos vēl pilnā mērā gatava runāt par kādu konkrētu nodaļu. Reāli, protams, ir ieceres, it kā jau akceptētas. Arī kolēģis ir manu plānojumu redzējuši, arī apgādā, protams, tas ir pārspriests un pieņemts. Un šajā projektā piedalīties es piekritu arī viena prozaiska iemesla dēļ, jo man liekas, rakstot par latviešu valodas vēsturi, mēs nepietiekami parādām to, kas, kā liecina notikumi arī patlabanējie, to, ka mums ir tomēr nevis viena latviešu valodas rakstu tradīcija, bet veselas divas. Un tas bija mans nosacījums. Ja man ļauj runāt arī par to otru lietu, tad es projektā piedalos, bet ja man jāpaliek tikai pie tā, ka tā ir vidusdialektā balstītā rakstu tradīcija, tad projekts mani nesaista. Protams, te ir arī tāds zemūdens akmens vēl, ka otra latviešu rakstu tradīcija ar vācisko kultūru nav tik ciešā kontekstā, kā tas varbūt interesētu grāmatas potenciālos izdevējus atbalstītājs. Bet atkal no otras puses, kā mēs ļoti jauki dzirdējām Ratnieces kundzes nolasītajos ievadvārdos, tad kultūras daudzveidība
Eiropā tas ir tas saistošais moments, kā varbūt mums pietrūkst. Dažkārt, ja mēs skatāmies uz lietām tikai no vienas puses. Nu, un rezultātā tad tapa šī manējā iecere par valodu, kam ir paredzēta pusotra autoru loksne, un sākotnējais plānojums, protams, tika skatīts arī ar apgādi ieteiktajiem līdzekļiem, respektīvi ir jau mums priekšā iespēja skatīties, kā līdzīgi projekti veikti, un arī tas ir izstudēts. Tātad kopā ar slovāku valodu ir rakstījuši iepriekšējā izdevumā kolēģas. Un jāteic, ka īsti to modeli piemērot mūsu iecerētajiem izklāstam neizdosies, tāpēc, ka tur ir galvenokārt runa par tādu ļoti detalizētu periodizāciju rakstības, kas šķiet nebūtu pārāk interesanti. Tātad drīzāk šis manis gatavojamais pārskats būs kronoloģiskā secībā, iziešana cauri latviešu rakstības vēsturei, ņemot vērā šos abus aspektus. Tātad arī to, ka mums ir divas rakstu tradīcijas. Skaidrs, ka mēs visi, kas esam izauguši galvenokārt ar tikai vidusdialektā balstīto rakstu tradīciju, tie vārdi, kas izskanēja šajā otrajā pusē, ir sveši. Bet varbūt, ka tieši ir laiks par to runāt aktīvāk, jo, piemēram, šodien par Latgales sirdi sauktā pilsētā Reizeknē arī notika pilsētas domes sēde, kur joprojām vēl strīdas, kāds izskatīsies uzraksti uz kongresa, 1917. gada kongresa godam celtā pieminekļa, kas beidzot deva mums Latvijas kontūru tādā veidā, kādā mēs to esam pieraduši redzēt tagad. Bet no otras puses tā Latvijas kontūra līdz 1917. gadam izskatījās pavisam citādi. Tad Viļķevskas guberņas sastāvā bija tā daļa, ko mēs saucam par Latgali. Tātad tur nekāda vidusdialektā balstītā rakstu tradīcija ar lielu īpatsvaru būt nevarēja bez šaubām. Un atkal tā ir otrai pusē, Vidzemē un Kurzemē, protams, tikpat sveša bija arī šī Viļķevskas guberņas latviešu daļa un viņu mantojums. Tad gribētos, lai 21. gadsimta pirmajā pusē beidzot pēc 100 gadiem iestājas kaut kāds līdzsvars, lai mēs tomēr vairāk sākam zināt viens par otru un arī parādām pasaulē, ka mēs tomēr neesam tik viendabīgi, kā līdz šim klasiski tas ir atspoguļots. Labais piemērs ir tāds, ka, piemēram, 20. gadsimta 20. gadu sākumā, piemēram, mūsu izglītības sistēmā bija jārunā, tātad vieniem latviešiem skolā bija jāuzzina par otriem, respektīvi Kurzemes, Vidzemes skolēniem, kā tad īsti runā un raksta tie, kas Latgales pusē dzīvo, un Latgales pusē dzīvojoši, protams, apgalvo to, kas Kurzemē, Vidzemē. Bet pēc tam šī skaistā ideja, diemžēl, turpināta netika, neraugoties uz to, ka 1917. gada kongresā tika solīts, ka Latgales latvieši varēs paturēt pilnu pašnoteikšanās tiesību arī valodas jautājumos. Un, piemēram, tagad, es pabeigšu šo, labāk ir tā, ka mūsu pieminekļa kontekstā, kuru jau minēju, Valsts valodas centrs vēlas arī savu uzrakstu, sakot, ka citādi nav vajadzīgās kārtības, bet patiesībā ar to jau tieši tas arī netiek ievērots uz kādiem nosacījumiem. 1917. gadā mēs šo Latgales novadu ieguvām Latvijas valstī vēlākajai, jo pēc gada jau nodibinās mūsu Latvijas republika. Tātad pilna pašnoteikšanās tiesība. Un ja pat uz pieminekļa uzrakstu nevar, tā sakot, spriest vietējie cilvēki, kādam tam vajadzēs kāds tas varētu izskatīties, bet jābūt ļoti stingram saskaņojumam ar valsts valodas centru, un tikai ar tā akceptu var kaut kas parādīties, tad iznāk, ka šis pamat nosacījums lielā mērā tiek pārkāpts.
Bet ne par to es vēlējos šodien runāt tik daudz. Es vēlējos tomēr iepazīstināt ar pieteikto tematu, jo mūs lūdza, lai no savu plānojumu paņemam kādu nodaļiņu un tad arī pastāstām to. Un es tad arī izvēlējos, protams, par šo daļu, kas ir otra latviešu rakstu tradīcija. Un tur ir, piemēram, doma par to, ka paņēma arī vienu konkrētu laika posmu, jo visu nav iespējams. Tad 19. gadsimts tas būtu mazliet, un tad ir tāda sadaļa par latgaliešu rakstu valodas attīstību, grafiskās sistēmas uzlabojumiem, garīgajiem tekstiem, to avotiem, laicīgās literatūras sākumiem, ko nes tieši 19. gadsimts un konkrēti autori šajā kontekstā. Un, protams, arī par to, kā tas beidzas, ar ko izskan šis 19. gadsimts, kas no sākuma liekas ļoti cerīgs. Tad viss būs galvenokārt par šo, jo pirms tam, protams, tiek runāts arī par šo vidusdialektā balstīto rakstu tradīciju un pamatā, bet arī šī otra daļa ienāk klāt. Tad 19. gadsimts latviešu rakstniecībā ir iezīmīgs ar to, ka blakus baznīcas tekstiem parādās laicīga satura izdevumi, gramatikas, populārzinātniskā literatūra, iznāk pirmā trīsvalodu tulkojošā vārnīca, kas ietver inflantijas latviešu leksiku, jo tolaik pat tā jēdziena latgale vēl nav ir inflantija. Reliģiskajos izdevumos drošāk ienāk sadzīviski motīvi, tādas, piemēram, ir Tomaša Kosovska un Jana Kurmina, mocēbas, jeb sprediķi. Līdz ar 19. gadsimta pirmās puses rakstības reformām Polijā arī latgaliski rakstītajos tekstos rodami grafiski jauninājumi. Tā, piemēram, būtisku pārmaiņu piedzīvo divskaņu pieraksts, otrs komponents tiek rakstīts ar grafēmu J, agrākā I vietā, piemēram, darbības vārds vuica, un divskanī ir J, otrs komponents, kas nozīmē māca un tam līdzīgi. Liela nozīme latgaliski rakstošu autoru skaita pieaugumam ir Krāslavas garīgajam semināram, sava laika augstākajā mācību iestādē, kas darbojasies no 1755. līdz 1844. gadam, kurā tika apgūtas vairākas valodas, vismaz 6, tur arī pārmaiņas atkarā no tā, kāda ir valdošā ideoloģija valstī, piemēram, 1830. gadu, kad ir noticis tās augtais pirmais lielākais poļu dumpis, obligāti krievu valoda, piemēram, pēc tā vairs nav tik obligāta un tam līdzīgi. Bet svarīgākais ir tas, ka šajā seminārā tiek apgūta vietējo latviešu valoda. Un kaut mēs nezinām, pēc kādiem metodiskiem līdzekļiem vai kur ir bijuši autori skolotāji, ar visu to ir ļoti labs rezultāts, jo cilvēki, kas beiguši šo semināru, kas pamatā nav latvieši, kas ir poļi, lietuvieši, arī baltkrievi, viņi iemācās vietējo latviešu valodu tik labi, ka viņi spēj pēc tam latgaliski rakstīt tekstus. Tas ir tas, ko mēs praktiski nepazīstam. Tātad semināru pastāvēšanas 87 gados par priesteriem tiek iesvētīts ap 250 klēriķu, tad daļa no viņiem tad ir šie latgaliešu rakstu tradīcijas ne tikai turpinātāji, bet arī izkopēji, jo latgaliešu rakstu tradīcija mums aizsākas ar 18. gadsimta vidu. Tātad kopš 18. gadsimta vidus, ja mēs vēlamies runāt par latviešu valodu un tās rakstību, mums ir jārunā par divām tradīcijām. Pieņemot to, ka, protams, otra ir attīstījusies lēnāk ar pārāvumiem, nav tur tāda dinamika, kas saskatām varbūt arī tik izcili darbi kā otrajā, bet tā jau vienmēr tas ir mazāk, tas, kas ir mazāks, tas nespēj to, ko lielākais spēj. Gribējās šodien arī aktualizēt dažus uzvārdus no šīs plejādes, lai pa īstam mēs redzētu, ka tur ir par ko runāt un ir par ko rakstīt. Tātad varam šo autoru plejādi sākt, piemēram, ar tādu semināru absolventu, kas ir Līksnas prāvests, tāds Jezups Akelēvičs. Kā jūs jūtat, noformējums, protams, nebūs ģermānisks, bet slāvisks.
Viņš ir pirmās latgaliešu laicīgās grāmatas Eisa mocība ap audzēšanu bišu autors. Grāmata iznākusi Viļņā 1832. gadā, tirāža 200 eksemplāru tikai. Tas viss jau ir noskaidrots pateicoties mūsu lieliskajam literatūras zinātniekam Aleksejam Apīnim, kurš tiešām ir viens no retajiem, kura darbos bija šis paritātes princips, jo viņš neaizmirsa runāt arī par latgaliski rakstītajām grāmatām, kad rakstīja par latviešu literatūru. Tātad ļoti interesanti ir šī bišu grāmatiņa, kā to varētu īsāk saukt. Darbs, kas ir tulkots no Grobiņas mācītāja, tāda Kristiāna Friedricha Launica, kas ir pazīstams arī kā skolu grāmatu autors bišu grāmatiņas, kas iznākusi jau 1803. gadā. Bet interesanti izrādījās, ka tad, kad sāk domāt par bišu audzētāju praktisko padomu, tālāku iedzīvināšanu tautā, tad izrādās piemērotāka nevis Launica grāmata, nevis Launica darbs, bet tieši tā Jezupa Kelēviča, tā latgaliski rakstītā grāmata. Un to tik tiešām rāda latviešu avīzes, piemēram, kur fragmenti tiek tulkoti no nesaprotamās poļu latviešu valodas visiem latviešiem saprotamā formā, un tā raksta avīzes. Protams, to es nerakstīšu rakstā, to es tagad tikai saku. Tātad, poļu latviešu valoda saprota, tā ir tā inflantijas, latgales latviešu, bet tā latviešu saprotamā valoda ir Vidzemes un Kurzemes latviešu valoda. Kāpēc tieši Kelēviča darbs guva popularitāti? Tāpēc, ka viņš vairāk ir domājis par to, kas to grāmatu izmantos par izmantotāju, un viņš to tik tiešām ir tā ļoti veiksmīgi pietuvinājis zemnieka sapratnē. Kaut atkal teiksit, ja es minēju 200 eksemplāru, tad kāda tur varēja būt izplatība tā grāmatā. Bet neaizmirsīsim, ka tikpat labi tas baznīcas starpniecība varēja aiziet tautās, vai arī muižnieku starpniecība aiziet tautās. Ja? Nemaz varbūt tur vairāk arī nevajadzēja to brīdi. Tātad, te atkal varētu, protams, arī pie satura kavēties, bet es pateikšu tikai to, ka tieši Kelēviča grāmata tiek 18. gadsimta beigu pusē tulkota, Anša Leitāna tulkota un 2 reizes iespiesta tieši Kelēviča, ja tā latgaliešu autora. Nevis Launica, kas bija Grobiņas palīg mācītājs un kur no tās puses latviešu valodas parādās viena otra atsevišķa leksēm, bet principā tā ir tā vidus dialektā balstītā latviešu raksta tradīcija. Ar Jezupa Kelēviča vārdu tiek saistīta arī pirmā iespiestā latgaliešu gramatika, kas ir iznākusi Viļņā 1817. gadā. Tirāža ir 2 reizes lielāka, 400 eksemplāru, bet tai viņš nevarēja būt autors, drīzāk parūpējies par sava priekšgājēja Rinkeviča darba iespiešanu. Un gramatiku ar gandrīz tādu pašu nosaukumu kā šī izdotā, jau iepriekš 1810. gadā bija uzrakstījis viens cits Līksnas draudzes prāvests Rinkevičs un ar savu veltījumu ierakstu dāvinājis Līksnas bibliotēkai. Un tad ļoti interesants arī šis grāmatas turpmākais liktenis, jo šķita, ka kara apstākļos tā ir pazudusi, un tā mēs domājam līdz pat nesenam laikam. Bet beigās izrādās, ka šis 1810. gada manuskripts ir dzīvs. Ceram kādreiz, ka tas ieraudzīs arī savu atsevišķu izdevumu latgalistikas bibliotēkā, ja? Bet tagad mēs vismaz varam salīdzināt un, protams, spriest, vai tas ir Kelēviča darbs vai Priekšteča darbs. Pēc Jezupa Kelēviča Līksnes draudzes mācītājs un Lejas Daugavpils dekāns bija cits Krāslavas garīgā semināra absolvents, tāds Tomašs Kusovskis. Domāju, ka tikpat dzirdēts vārds kā Jezups Kelēvičs lielākajai daļai no mūsu šodienas semināra dalībniekiem. Tad viņš pārmanto ne tikai Jezupa Kelēviča amata pienākumus, bet arī garīgās saistības, jo viņš arī jūtas aicināts rakstīt grāmatas zemniekiem, cilvēkiem, kuru vidū viņš strādā. Par viņu biogrāfiju zināms jau kas vairāk, jo par viņu arī vairāki nekrologi ir, un par viņu pat var redzēt hrestomātiskā attēlā, kāds viņš izskatījās, jo tur acīm redzot viņa pabalstītāja labvēļi vēlējās viņu iemūžināt ar lielu zelta krustu uz krūtīm, ko viņš bija saņēmis par labu kalpošanu baznīcai. Un tā mēs ieguvām zīmējumu un beidzot zinām vienu no šiem Krāslavas garīgā semināra absolventiem autoriem. Varētu turpināt par viņu
Arī tādā aspektā, ka viņš, piemēram, tautu apgādā ar lēta satura garīgām grāmatām. Savulaik mums vesels atklājums bija Alekseja Apīņa pētījums, kuru viņš veica pēc kāda atrasta grāmatu saraksta Sēlijas pusē, tad, kad gatavoja to seniespiedumu katalogu, kuru mēs visi zinām, un tad izrādījās, ka tur tiešām ļoti daudz vērtīgu ziņu sarakstā ir tieši par latgaliski rakstītajām grāmatām. Un tā mums, protams, ļoti derīga informācija, ko arī Aleksejs Apīns ir publicējis. Tātad tautu apgādā ar lētām reliģiska satura grāmatām, veicinot lasīt prasmi vispirmām kārtām, protams, un arī pats gādājas grāmatas. Viņam tur ir vairākas, te varbūt arī nesākšu detalizēt. Interesants, piemēram, ir viņa sprediķu grāmatas, kur nav tikai didaktiskas pamācības, vien kā to gaidīt no mācītāja, bet tādas ļoti interesantas atvirzes, kur viņš, piemēram, saka, svētdienā jums vajadzētu būt baznīcā, bet jūs tur mājās darāt to un domājat par savu saimniecību un ģimeni un bērniem un tā tālāk. Arī, protams, pakrata pirkstu, ja uz skrogus pusi kāds vairāk skatās, nevis uz baznīcas un tam līdzīgi. Tad tas, ko es teicu sākumā, ka ienāk tāda laicīga motīva, kaut tā pati reliģiskā literatūra, it kā dominanta ir šajā latgaliešu rakstu tradīcijā. Tā, labi, gana par viņu. Nākamais uzvārds. Īsts tautas izglītotājs izrādījās arī latgals polis Jezups Macilēvičs. Atkal, ja jautātu, vai tāds uzvārds ir dzirdēts, droši vien lielākā daļa teiktu, ka nē. Aiz viņa palika viena vienīgā grāmata, kas ir 1850. gadā izdota, bet tā ir Pavoicēšana un visādi sposobi, kas ir praktisku padomu apkopojums mājsaimniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē, medicīnā, kur viņš sakrājas ziņas no dažādiem poļu izdevumiem, kā viņš pats raksta no visādu gromatu liešišku, 30 atšķirīga garuma nodaļās. Un atsevišķi grāmatas fragmenti publicēti gan Gustava Mantēveļa kalendāros, gan daļa tulkota laikrakstam Latviešu avīzes atkal, kas ir vācu mācītāja gatavotā, kas it kā liktos nav nekādā sakarā ar šo inflantijas daļu, bet tomēr tas, kas iznāca tur un tika uzskatīts par vērtīgu, to arī luterāņu mācītāji, kā saka, papūlējās līdz saviem kolēgām aizvadīt un, protams, ka parādījās tādi arī citos izdevumos. Tas Latviešu ļaužu draugs, piemēram, otras avots, kur ļoti interesantas ziņas var atrast par šiem latgaliski rakstītajiem avotiem. Tātad šī Pavoicēšana un visādi sposobi ir daļdarbs ar izteiksmīgām sadzīves ainām, dažkārt arī tā var teikt. Kaut arī ir savi groteskas elementi, lai paspildinātu kontrastus ar prātīgu un mazprātīgu saimniekošanu, kā autors pats saka, un arī saimnieces un saimniekus viņš tādā veidā iedala vieni prātīgie, otri mazprātīgie. Bet vēl svarīgāk varbūt ir tas, ka grāmatā minēti tie konkrēti gadskaitļi tam vai citam notikumam, arī par Krāslavas garīgo semināru viena otra ziņa, tur ir, piemēram, tiek nosauktas personas, vietas. Darbojas pozitīvais tēls, prātīgais asūnas saimnieks Povuls Zeiza, kurš draudzējas ar vietējo mācītāju, mācās no tā un apgūto nodot saviem kaimiņiem. Tad, kad beidzies dievkalpojums, viņi lasās pie Povula Zeizas un pie Alus Krūzes runā savas aktualitātes. Tur atkal ļoti saistošas lappuses tās ir. Tātad, ja šai rakstu tradīcijai būtu lielāks īpatsvars, kā arī pienāktos, loģiski, ka noteikti šīs grāmatas lapuses būtu mūsu skolu hrestomātijās, un mēs tur varētu pasmiet daudzi par to, varbūt arī ko mācīties derīgu, ne tikai, protams, pasmiet. Arī Jezups Macilēvičs ir beidzis vispirms Izvaldas jezuītu ģimnāzijas retorikas klasi, vēlāk iestājies Krāslavas garīgajā seminārā, iesvētīts par priesteri, strādājis dažādās Latgales draudzēs un galvenokārt kā palīga vai pagaidu mācītājs, jo izrādījās viņš bijis ar tādiem netradicionāliem uzskatiem un tādi cilvēki pārāk patīk plašākai sabiedrībai. Tātad Asūnē, Lānskoronā, Veimaņos, Dukstigalā, Rēzeknē, Pildā, visbeidzot Ludzā. Ar mūsu pazīstamā kultūras darbinieku Antona Kunkoja pūliņiem tur ir arī viņam piemineklis Jezupam Macilēvičam sagādāts. Pirmās latgaliešu vārnīcas autors ir lietuvietis Jans
Kurmins. Nu, var teikt Jānis Kurmins, kā visbiežāk latviskojam. Varbūt Jonas, tātad Jonas, kā mēs lietuviešus latviskojam, kas nāk no Vilkomiras, ja Bukmerģes apriņķa, Karpes mūžas, arī mācījies Krāslavas garīgajā seminārā, tātad jau 4. mūsu autors, un iesvētīts par priesteri, strādājis vairākās Latgales draudzēs. Viņa spalvai pieder ļoti interesanta vārnīca, kas ir Sloveņa-Poiskola-Ķinsko-Lotevski 1858. gadā izdota. Un faktiski tā ir pirmā vārnīca, kur var redzēt, kā runā Latgales latvieši. Ja? Tātad viņu valodā rakstīta 3. daļa vārnīcas. Par pamatu ņēmis ļoti reprezentatīvus avotus, kā Konstantīna Sirvīda vārnīcu, kas ir lietuviešu leksikogrāfijas pamats, un arī mūsu Jūra jeb Georga Elgera trīsvalodu tulkojošo vārnīcu, kas ir 17. gadsimta beigās, un kur jau ieskanas šādi tādi arī šās puses latviešu valodas elementi, jo viņš vārnīcas sagatavošanas posmā dzīvo un strādā Daugavpilī, kaut pats nāk no Vidzemes. Tādas ļoti interesantas, kā saka, tādas saiknes sanāk arī autora kontekstā un to konkrēto darbu, ko viņa veids sakarā. Mana problēma droši vien būs uzzināt, ko par to uzraksta literāti vai kādā citā grāmatas nodaļā parādās, jo, protams, negribas jau pārklāties, bet arī negribas atteikties no ļoti interesantām un maz pazīstamām mūsu kultūra vēstures lapusēm. Faktiski ar šo es arī varētu tuvoties nobeigumam, jo man jau sāk rādīt, ka publika ir nosalusi. Es arī, protams, ka šo Krāslavas garīgo semināru ir beiguši ne tikai manis minētie 4 lieliski autori, tur vēl varētu vairākus tāds Miķelis Jackēvičs, Antons Beiskis, kam ļoti interesantas grāmatas ir par alkoholismu kaitīgumu, piemēram. Ir arī citas. Bet tad es teicu 1844. gadu, kad seminārs beidz savu darbību, un tad vairs nav no šīs vides autoru nākamo. Un kas tad notiek ar šo latgalisko rakstu tradīciju? Ir arī viens otrs vācietis, protams, Gustavs Mantēfelis, protams, mūsu plašākai sabiedrībai ir vairāk pazīstams. Tad viņš gatavo savus kalendārus. Bet tad nāk tas drūmais laiks, kas arī ir pieteikts manā tematā, bet to es neizvērsīšu vairs, kas ir tā sauktais drukas aizliegums, ko atkal grūti saprast, jo tas nav skāris pārējos latviešus. Tas ir skāris tikai Latgales puses latviešus, jo viņi bija Viķebskas guberņas daļas iedzīvotāji, un drukas aizliegums latīņu burtiem attiecās tikai uz tā saukto ziemeļrietumu apgabalu. Ja? Un tad ir jautājums parasti no tautiešu puses, bet kāpēc Latgales latvieši nevarēja lasīt tās grāmatas, ko pārējie, ar ko viņi atšķīrās? Bet redzat, pārējie rakstīja jau gotiskajā rakstā, tā sauktajā vecajā drukā. Un tās nevarēja tas mazizglītotais Latgales zemnieks ņemt rokās, lasīt, izglītoties no tām. Viņam vai nu bija šajā poliskajā ortogrāfijā, par ko, protams, tiek izstāstīts attiecīgā vietā šajā apcerējumā kopumā par pamatprincipiem, vai arī nekā, vai viņš grimst aizvien lielākā tumsībā. Bet tur bija vēl viena ļoti interesanta lieta, kur arī noteikti jāpiemina. Latgalē attīstās tā sauktā rokraksta literatūra. Un tas nav gluži tas pats, kas ferkotiešu draudzes sacītāji, kuri pavairo savus tekstus. Tas ir tāpēc, ka tur nekādas citas iespējas nav vienkārši. Un ja vēlas, lai tauta galīgi nepaliek par analfabētiem, negrimst galīgā tumsā, tad vajadzēja kādā veidā izdomāt ko. Un tad toreizējie mācītāji izdomāja arī šādu paņēmienu, kā piemēram vecās lūkšana grāmatas, kaut vai dalīt pa lapām, sadalīt tiem, kas māka rakstīt, un tādā veidā pavairoja. Tātad rokraksta literatūra vēl viens kultūra vēstures fenomens, kuru mēs neesam pietiekami, diemžēl, cildinājuši. Varētu vēl ilgi, bet paldies par uzmanību. Paldies par ļoti interesanto referātu. Es domāju, ka izdevums būs tikai ieguvējis, un šis temats arī tiks skarts. Man, diemžēl, jums jāpaziņo, ka nevarēju šodien ierasties
objektīvi iemeslu dēļ Līga Ulberte, un tādēļ šobrīd vārdu dodu Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošai pētniecei, filoloģijas doktorei Evai Eglājai Krissonai nolasīt referātu 20. gadsimts apus Dzels priekškaram, padomju un diasporas latviešu literatūru. Lūdzu. Labdien visiem! Tā kā literatūras sadaļa ir nemazāk nozīmīga kā viss pārējās šajā brīnišķīgajā idejā, enciklopēdijā, tad par literatūras procesiem, no tiem latviešu literatūras procesiem, no pirmsākumiem līdz šodienai tādu atbildību esam uzņēmušies kā autori es un Pauls Daļa, kurš gan šodien nevar būt klāt, bet kura ziņojumu jūs arī dzirdēsiet. Un Pauls raksta par literatūru no tās pirmsākumiem līdz 19. gadsimta vidum un vēl drusciņu, un es sāku no tā vēl drusciņu līdz šodienai. Bet tā kā to visu nav, protams, iespējams iekļaut nekādīgi šodien dotajā laikā, tad mana izvēle krita īsi dot to ieskatu, apmēram kāda ir ideja, runāt par literatūru apus Dzels priekškaram, par šo tobrīd sadalīto latviešu literatūru padomju pusē un trimdas, jeb diasporas pusē. Un jāsaka, šo īso priekšlasījumu es gribētu veltīt nesen mūžībā aizgājušam Arizonas Universitātes profesoram Rolfam Ekmanim, kurš bijis arī Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, jo es uzskatu, ka viņš ir viens no manām galvenajām akadēmiskajām autoritātēm sovietoloģijā un latviešu literatūras sasaistē ar politisko vēsturi un tās interpretāciju. Tā kā tiešām visu cieņu Rolfam Ekmanim. Ja mēs runājam par šo sašķelto periodu, tad tās galvenās lietas, kam noteikti ir jābūt, ja mēs par to runājam, uzrakstītam arī ir, ka laikā no Otrā pasaules kara beigām līdz 80. gadu izskaņai literatūras process Latvijā bija totalitārā padomju režīma kontrolē. Tam paralēli pastāvēja un attīstījās latviešu literatūras trimdā, demokrātiskos rietumos, galvenokārt ASV, Kanādā, Rietumē Eiropā un Austrālijā, un lai arī ir pagājuši tuvu pie 30 gadu pēc šī Dzels priekškara sabrukšanas, tad aprakstot minēto laiku, kaut kā šķiet, ka joprojām pastāv tendence runāt par divām atsevišķām literatūrām, un arī par minēto posmu latviešu literatūras vēsturē joprojām ir gana daudz neskaidrību, kurus gan jāatzīst tiešām arī aktīvi tiek šķetinātas, un varētu teikt, ka šobrīd ir atkal tāda pastiprināta interese par šo periodu, kas ir iepriecinoši, jo, protams, ka vienmēr arī vēsture pētot runā par to, ka ir vajadzīga šī distance, iespējams, ka tieši šobrīd ir tā pareizā distance, lai atkal atgrieztos un jau bez tādām sāsinātām emocionālām izpausmēm par šo periodu runātu. Un šis tātad ir nepieciešams šis pārvērtējums ik pa laikam. Pēdējā tāda literatūras vēsture iznākusi 3 sējumos tieši 1000 gadus mijā, apmēram tajā laikā. Tātad ir gan arī šis laiks pagājis. Un, ja Spārīša kungs pieminēja to, kas notiek mākslas vēsturē, kur top šie fundamentālie sējumi, tad Literatūras institūts ir izvēlējies citādu pieeju. Šobrīd ir uzsākta sērija latviešu literatūras vēsturē, kur atsevišķu pētnieku autoru darbi iet šajā sērijā, ko jau ir uzsācis pieminētais Pauls Daļa. Man šķiet, tuvākajās nedēļās būs Māris Grudulis grāmata, un šogad vēl ir paredzēti 2 manuskripti, es nezinu, vai tie nonāks līdz vākiem. Tāds īsts ieskats, kas notiek tā kā literatūras vēstures pētniecībā. Skaidrs, ka šis augstais karš ietekmē literāro procesu
un recepcija ap uz Zelša priekškara, un varētu teikt, ka izveidoja alternatīvo rietumu un austrumu kanonu, jeb atšķirīgus kanonus Zelša priekškara vienā un otrā pusē. Respektējamais Jēlas universitātes profesors, salīdzināmie literatūras zinātnē Deivids Damrošs to apzīmē ar pavisam fizikālu terminu eliptiskā refrakcija. Tie, kas zina vai nezina, tad refrakcija ir gaismas laušana, un tā ir parādība, kad gaismai pārējot no vienas vides citā vidē, kurā ir atšķirīgs gaismas izplatīšanās ātrums, tā maina gaismas staru izplatīšanās virzienu. Un gaismai lūstot var novērot priekšmetu formu, novietojumu un izmēru izmaiņas. Un, jā, šis termins ir absolūti atbilstošs runājot par šī laikmeta literatūru. Un, ja mēs pievēršam uzmanību tieši šim izplatīšanās ātrumam, virzību vai izmaiņām, atšķirībām formā, tad vienmēr mēs varam domāt par to arī šīs literatūras procesa, saistībā ar šo literatūras procesu. Īpaši valstīs, kas piedzīvoja padomju kontroli, deformācijas dabiskajā kultūra dzīvē un nacionālās literatūras sašķeltību. Aplūkojot laikmetu un dalīto latviešu literatūru un literāro dzīvi un telpu, jāieskicē galvenās pamatatziņas. Jau, ko es pieminēju par šo attīstību komunistiskā totalitārisma apstākļos no vienas puses un otras puses šī literatūras attīstība, kas notiek trimdā. No vienas puses joprojām dzīve bija tradīcija un tajā balstītā jaunrade, un no otras puses ideoloģija un valsts varas mehānismus tradīcija mēģināja ierobežot un aizliegt. Tas ir šajā Zelša priekškara pusē. Un Latvijā pēc padomju okupācijas, gluži tāpat kā Krievijā 20. gadsimta 30. gados bija notikusi pilnīga staļinistu kultūras atzīšana, sākot no iesācējiem līdz pat rakstniecības autoritātēm. Iepriekšējā perioda rakstnieki vai nu sevi adaptēja padomju kultūrā, vai arī to pameta. Jaunas paudzes literatūrā ienāca, vairs nezinot par to, ko ļoti precīzi ir krievu literatūras zinātnieks Jevgeņijs Dobrenko nosaucis par bedri starp pasaules uzskatu un radošo aktivitāti. Tātad šis bija absolūts mēģinājums piemēroties ideoloģiskajam diktātam. Valdošās komunistiskās partijas varas orgānu un tiem pakļautās struktūras katru gadu publicēja norādījumus un vadlīnijas kultūras darbam, regulāri kritizēja un nopēla rakstniekus, māksliniekus un kultūras darbiniekus, kur vadlīnijas neievēroja, un izrādīja atzinību tiem, kur māksla tām atbilda. Rakstnieki bija apvienotas padomju rakstnieku koporganizācijā, Rakstnieku savienībā, kuras biedriem bija pieejamas privilēģijas. Līdz ar to vismaz teorētiski bija pienākums radīt literatūru, kas kalpotu sociālismu un komunismu celšanai, kā arī cīņai pret kapitālistisko sistēmu pasaulē un tās ideoloģiskajām atliekām padomju savienībā. Rakstnieku savienība centās uzraudzīt centrālās komitejas kultūras nodaļa, rūpīgi sekojot viedokļiem un tendencēm. Informācijas kontrolas iestādes, proti galvenā literatūras pārvalde, preses komiteja un citas ierobežoja publiskajā telpā atļautos un aizliegtos autorus, varoņas tēmas, stilus un interpretācijas līdz pat 20. gadsimta 80. gadu beigām. Atļautu tēmu trūkums ierobežoja prózu, savukārt dzeja kļuva par galveno brīvās izteiksmes formu Latvijā. Dzejas grāmatu metieni, kā zināms, bija Latvijas apstākļiem milzīgi un dažkārt tika izpirkti pāris stundu laikā. Bet runājot par šo kontroli, tad šeit kaut vai tāda piemēra, kā Aleksandrs Čaka 1948. gadā tipogrāfijā jau sagatavotais dzejoļu krājums Zem cēlās zvaigznes nenonāca pie lasītājiem, un grāmata tika izplatīta tikai 1948. gadā būtiski atšķirīgā redakcijā. Pārveidotā veidā tika atkārtot izdoti vairāk jau 20. gadsimta 30. gados publicētie Viļa Lāča darbi, kā daži, protams, zinām, vecā jūrnieku ligzda ar nosaukumu Zītava dzimta. Un par laikmetam tipisku literāru formu kļuva epopeja, kas pievērsās gan vēsturiskām tēmām, gan laikmetīgajai realitātei. Nozīmīgākais šī tipa darbs ir Andreja Upīša romāns Zaļā zeme, kas sarakstīts 2. pasaules kara bēgļu gaitās Padomju Savienībā. Savukārt sociālistiskā reālisma ideoloģija izteikti ietekmējas tādus darbus kā Upīša romāns Plaisas mākoņos, Viļa Lāča vētra, Annas Saksas pret kalnu
Un var secināt, ka no 40. gadu vidus līdz 50. gadu beigām literatūrā Latvijā notiek sociālistiskā reālisma kanona attīstība un destrukcija. Un atšķirībā no Trindas, Latvijā kultūra pēckara gados mehāniski tika attālināta no notikumiem Eiropas kultūras un sabiedriskajā dzīvē, kam latviešu rakstnieki un mākslinieki centās pietuvoties un ar kur tie tiecās salīdzināties jau kopš 19. gadsimta beigām. Ziņas par notiekošo Eiropā un pasaulē tika saņemts vai nu pastarpināti, vai izmantojot dažādus aplinkus ceļus. Un tikai 50. gadu beigās radās iespēja, lai arī ierobežotu piekļuvi ideoloģisko iestāžu nesankcionētai informācijai. Un Rīgas grāmatnīcās parādījās ārzemju, galvenokārt PSRS satelītu valstu grāmatas un žurnāli. Ar ierobežojumiem un kontroli bija saistīti arī, protams, preses sūtījumi, kas bieži vien pazuda vienkārši. Pat tad, ja šie sūtījumi bija ierakstīti vai apdrošināti. Tādējādi ārēji latviešu kultūras norises padomju laikā kontrolē tie paši totalitārās kultūras mehānismi, kam spiestas pakļauties visas padomju savienības tautas kultūras, tomēr iekšēji tā saglabā savu savdabību un vārdā nenosaukto tradīciju. Te tāds vienkārši piemērs. Piemēram, 1955. gadā Mirdza ķempe ir teikusi Zigmundam Skuiņam, lai viņš turpina rakstīt kā Anšlaus Eglītis vai kā Eriks Ādamsons, ka tas ir viņa stils. Un nevelti pēc tam Zigmunds Skuiņš savus daļradi arī konceptuāli sasaista ar pirmskara literatūras vilni. To gan viņš dara savās jau tādās atmiņās 90. gados, bet es domāju, šī frāze ir arī gan būtiski sevišķi no Mirdzas ķempes mutes. Savukārt, Cels priekškara rietumpusē patvērumu bija atraduši Baltijas valstu, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas trimdinieki, kas pielika liels pūles, lai atmaskotu komunistu noziegumus un melus par dzīvais Cels priekškara, brīdinātu rietumu sabiedrību par komunistu draudiem, labētu nepiekāpīgu cīņu pret komunistisko sistēmu. Un trimdas galvenais mērķis, protams, bija Latvijas neatkarības atjaunošana de facto, un šis mērķis arī ietekmē attieksmi pret Latvijas literāro procesu. Piemēram, literatūras zinātnieks Jānis Rudzītis jau 1964. gadā saredzēja dzejnieku Ojāru Vācieti kā vienu no tiem, kuru darbs nodrošinās pamats nacionālās literatūras jauniem cēlienam brīvajā dzimtenē kādreiz nākotnē. Tas ir 1964. gads, kad viņš to saka. Protams, ka trimdiniekiem Latvijā izdotā prese un literatūra bija krietni pieejamāka, lai arī dažkārt PSRS un Latvijas pārvaldes aprāta ierobežota. Taču jau no 60. gadiem varēja brīvi un ļoti lēti pasūtīt Latvijas presi un citus izdevumus un arī grāmatas. Trimdā bija nonākuši daudzi Latvijas brīvās laika rakstnieki, kur turpināja rakstīt un tur veidojās arī jauna latviešu literātu paudze. Posmā līdz 20. gadsimta 50. gadu vidum, turpinot savu Latvijā aizsākto literāro darbību, nozīmīgus darbus radīja jau pieminētie bēgļu gaitās nonākušie autori, kuri publicējās Zviedrijā un Vācijā. Šajā laikā ir iespiesti vairāk Veronikas Strēlers cejoļu krājumi, Andreja Eglīša kantātas Dievs tava zeme deg teksts 46. gadā un citi dzejoļu krājumi. Tāpat arī Anšlava Eglīša noveļu krājumi un Mārtiņa Zīverta kamerlugas, kuros iezīmēs gan konkrēti dzīves apstākļu vērojumi, gan mākslinieciski noslīpēta literāro darbu forma. Pēc tam rakstniekiem pārceļoties no Vācijas uz tālākām mītnes zemēm, tapusi virkne darbu, kas atspoguļo jauno sadzīves apstākļus. Šeit atkal var pieminēt Anšlava Eglīša romānus, tāpat arī Konstances Miķelsones, Ritas Liepas, Gunāra Janauska darbus. Un no 50. gadu vidus mēs varam runāt par tādām poetiskām un sociālām konfigurācijām un to kontekstiem latviešu literatūrā. Jo sākot ar 50. gadu vidu līdz 80. gadu vidum visu latviešu literatūras procesu iezīmē no vienas puses destaļinizācija Padomju Savienībā
un ļoti būtiskas aktivitātes trimdā. Piemēram, kaut vai joprojām pastāvošais žurnāls Jaunā gaita, kura fenomens droši vien būtu rūpīgi pētāms. Un no otras puses veido robežījumus ar atklātiem literāriem izaicinājumiem, oficiālās ideoloģijas un sabiedrības stagnēšanai un pretrunīgamam 80. gados, kas īpaši redzams Latvijas literatūrā, piemēram, šīs jaunās niknās meitenes. Mūsdienu literatūras vēstures novitāte ir nešķirt abas literārās dzīves un prakses, bet gan lūkoties uz tām paralēli un kur iespējams konstatēt mijiedarbības starp trimdas literatūru un, teiksim, tā mājas literāro kanonu, kas dod pamatu secinājumiem par reģionu literārās tradīcijas transnacionāliem aspektiem. Un viena no tēmām, caur kuru atspoguļot šo ideju, ir tematiskie, poētiskie un narratīvi eksperimenti literatūrā ārpus dzelzs priekškara. Jo, kā jau es minēju, 50. gadu beigās, 60. gados ienāk paudze, uzdodot jautājumu, kā paraudzīties uz dzīvi ideoloģisko un kultūras klišeju laikmetā. Līdz ar politiskajām pārmaiņām Padomju Savienībā no 20. gadsimta 50. gadu vidus iezīmēs arī jaunas tendences rakstniecībā, kas saistītas ar radošajai darbībai atvērtāku vidi un arī jauna autora ienākšana literatūrā. Dramaturģijā, protams, būtiska nozīme ir Gunāra Priedes debijai, kur pirmās lūgas, kā jaunākā brāļa Vasara vai Normunda meitene un citus. To uzvedumu izpelnās lielu ievērību ar tajās raksturīgo personisko intonāciju un jaunu cilvēku tēlojumu. Pārmaiņas dzeļas procesā ļoti spilgti iezīmē Dīzmas Belšvics krājumu, vairāk tāpat arī Ojāra Vācieša, Arvīdas Kalbes, Ārijas Elksnes, šo virkni var turpināt. Prāzā savukārt mēģinājums sniegt konkrētāku ieskatu cilvēku likteņos ir Zigmundam Skujiņam, Visvaldim Lāmam, stāstā Baltā ūdensroze, piemēram, kuram arī ir interesants stāsts apakšā, jo, kā zināms, tad 1958. gadā šo stāstu publicēja ar lieliem svītrojumiem, un bez šiem svītrojumiem, teksta svītrojumiem, tas tapa pieejams tikai 1992. gadā. Tāpat arī Evalda Vilka darbi un tā tālāk. Tā kā man ir atlikušas 2 minūtes, kas ir ļoti nežēlīgi, tad ātri pāriesim pie tā, kas tobrīd notiek trimdā, lai šī situācija kaut kā būtu noslēgta. Tad savukārt trimdā 50. gados būtiska ir arī šīs jaunas paudzes ienākšana literatūras apritē, un tāpat kā Latvijā tie pārsvarā ir vēl brīvvalstī dzimušie 20. un 30. gados dzimušie literāti, bet jau ar rietumos iegūtām literārām zināšanām un kritisku, pat izaicinošu pieeju gan saturā, gan formā. Un jaunā paudze sāka veidot periodiskus izdevumus ar jaunām idejām un svaigu redzējumu. Žurnāli Ulubele un Raksti bija īslaicīgas parādības, bet jau, kā es pieminēju, līdz šodienai iznāk žurnāls Jaunā gaita, kas pāris gadu laikā kļuva par jaunu avangarda centru. Un ap Jauno gaitu pulcējās daudzi jauni autori, kas, dodoties svešumā latviešu lasītājiem, vēl bija nebija zinām, bet vēlāk veidoja trimdas literatūras mugurkaulu, kā Olavs Stumbrs, Līnārs Stauns, Gunārs Saliņš, Valds Krāslietis, Roberts Mūks un daudzi citi. Jā, tikpat interesanti būtu turpināt par 70. 80. bet es apzinos, ka šodien nav tā diena, kad to darīt. Līdz ar to noslēdzot, es tā pavisam netipiski, un tas, protams, nav priekš enciklopēdijas, bet domājot joprojām vēl par Rolfu Ekmani, tad viens citāts no viņa vēstules, un šī vēstule ir no 1968. gada, un vēstule ir rakstīta uz Latviju. Viņš tobrīd sarakstās ar Leonīdu Rimjanu, kurš ir izbijis PSRS vēstniecības atašejs un Valsts drošības komitejas štata darbinieks.
Sarakstās tādēļ, lai sarunātu par to, ka tiek sūtīts viņam dažādas interesējošās grāmatas no Latvijas, bet tā skaitā viņi apspriež arī literāro procesu. Un Ekmanis tātad 68. gadā raksta šim Leonīdam Riņjanam. Tāpat kā simtiem citu latviešu vēlos sekot iezīmēm mūsdienu kultūras gaitā gan trimdā, gan dzimtenē. Esmu viens no tiem, kas aizstāv garīgas koeksistences uzturēšanas starp visiem latviešiem, lai arī kur tie neatristos. Šis teikums tikpat aktuāls ir arī šodien. Protams, tā jābūt īstai neviltotai koeksistencei un ne tik vienpusīgai, kāds tiek bazūnēts dzimtenes balsī. Domāju, ka šeit nevajag paskaidrojums, kas bija laikraksts dzimtenes balss. Sajūsmā rauj cepuri nos dzimtenes latviešu sasniegumu priekšā dzejā, valodniecībā, mūzikā. Atzinību pelnījuši pēdējos gados tādi talantīgi dzejdari kā Ziedonis, Vācietis, Belševits, Čaklais, lai arī retāk izcēlušies arī daži prozas rakstnieki. Vilks, Eglons, Zigmonte, Brīdaka, Purs, Skujiņš. Lūk, šie ir uzvārdi, kur izskan 68. gadā. Par daudziem no šiem nosauktajiem es pat nepaspēju pieminēt, bet nav šaubu, ka šie personāži būs arī enciklopēdijā. Tā kā, paldies! Paldies, Eglai Kristonei. Jā, tā kā es arī pārstāvu literatūras nozari, tad arī tāpat. Man bija ļoti interesanti un varētu par literatūru runāt vēl un vēl un vēl, un ne tikai 1 stundu vien. Bet, tā kā Eva Eglai Kristone minēja, šodien Pauls Dāja nevarēja ierasties konferencē, un viņš ir atsūtījis referātu, kuru es arī centīšos jums nolasīt. Tātad Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta vadošā pētnieka, filoloģijas doktora Paula Dājas priekšlasījums. Tā nosaukums ir Latviešu literatūra no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta 2. pusē. Tātad citēšu šo te referātu. Šī ziņojuma mērķis ir iepazīstināt ar pieredzi, izstrādājot kolektīvās monogrāfijas nodaļu par latviešu literatūru un sniegt pārskatu par galvenajiem secinājumiem darba gaitā. Turpmākajā ziņojuma daļā tiks sniegts ieskats tapušajā nodaļā, raksturojot latviešu literatūras vēstures tipoloģiju un sistematizāciju, kā arī kontekstus ar vācu baltiešu kultūru. Starp nodaļā izmantotajiem avotiem vispirms minam līdzinējās latviešu literatūras vēstures, kas tapušas laikā no 19. gadsimta 2. puses līdz mūsdienām. Starp tām īpaši izceļami vairāk sējumu literatūras vēstures izdevumi, piemēram, Luda Bērziņa redakcijā izdotā 1930. gadā, Evalda Sokola redakcijā izdotā 1960. gadā, kā arī Evas Eglais Kristones minētā jau 20. gadsimta nogalē izdotā latviešu literatūras vēsturi Viktora Hausmaņa redakcijā. Līdzās tam minamas atsevišķa autora veidotās latviešu literatūras vēstures, starp kurām tik tālu ir runa par senāko literatūras vēstures posmu. Īpaši nozīme ir Andreja Johansona literatūras vēsturē, kas ordinālā tika izdota 1953. gadā, kā arī specifiskiem pētījumiem par konkrētiem literatūra vēsturiskiem jautājumiem. Te minami Māris Gruduls un Zigrītis Frīdis uzskatām darbi. Par vienu no galvenajiem uzdevumiem šajā projektā veicamajā pētījumā uzskatām līdzinējo literatūras vēstures tipoloģijas un sistematizācijas modeļu pārskatīšanu un izmantošanu. Svarīgs ir bijis jaunāko pētījumu un arhīvu atradumu iekļāvums pētījumā, kas palīdz veidot pilnīgāku pārskatu par literāro procesu un sniegt pienācīgo vietu latviešu literatūras vēstures izklāstā Baltijas vāciešu kultūras ietekmēm un to analīzē. Nodaļa par latviešu literatūras pirmajiem 4 gadsimtiem ir grupētas 3 apakšnodaļās. Pirmā apakšnodaļa ir veltīta latviešu literatūras pirmsākumiem, kas aptver laika posmu no 16. gadsimta vidus līdz 17. un 18. gadsimta mijai. Šajā apakšnodaļā ir aplūkots reformācijas iespējas uz literārajām aktivitātēm.
Skatot reformācijas impulsus kontekstā ar kontrreformāciju un jezuītu aktivitātēm literārā procesa dinamikā. Latviešu literatūras pirmsākumi ir saistīti ar kristīgās baznīcas vēsturi Latvijas teritorijā. Lai nodrošinātu reliģisko rituālu norisi vietējā valodā, mūkiem, jezuītiem un priesteriem bija nepieciešams latviešu valodas zināšanas un sakrālo tekstu pierakstīšana. Viņi veica pierakstus latviešu valodā, kas bija nepieciešama baznīcas darba veikšanā, un pateicoties šīm aktivitātēm jau 16. gadsimtā bija nostiprinājusies pieredze rakstīšanā latviski un arī priekšstats par Rīgas vidus dialektu, kā rakstītās latviešu valodas pamatu. Reformācijas laikā radās pirmās latviešu grāmatas, kas bija nepieciešams baznīcas rituāliem, un šādu grāmatu iznākšana turpinājās arī 17. gadsimtā. Aplūkojot pirmos tekstus un grāmatas, par kuriem mūsu rīcībā vēl aizvien nereti ir tikai fragmentāras ziņas, tiek sniegts ievads latviešu literārās kultūras tapšanā. Tālākajā apakšnodaļas izklāstā pievēršoties galvenajiem jaunajiem žanriem, kas iedibina latviešu rakstniecības sākotni, proti garīgajām dziesmām un baznīcas prediķiem. Šie žanri vienlaikus dod pamatu aktualizēt nozīmīgākos autors, starp kuriem minami Kristofers Fīrekers un Georgs Mansels. Mūsdienu vērojumā viņu darba nozīme ir izceļama nevien reliģiskajā literatūrā, bet arī kā priekšvēsture laicīgās rakstniecības praksē. Šajā laika posmā būtiska nozīme ir arī Bībeles tulkojumiem un poetiskās domas aizsākumiem, kas piesaka latviešu literatūras sekularizāciju. Otrā apakšnodaļa ir veltīta vācu-baltiešu ieguldījumam latviešu laicīgajā literārajā kultūrā, kas analizējams vairākos aspektos, proti apgaismībā, pietismā un priekšromantismā. Sekularizācija iespiestajā literatūrā un pašu latviešu literārā aktivitāte rokrakstu literatūrā uzskatāmas par nozīmīgākajām inovācijām literārajā procesa laika posmā no 18. gadsimta vidus līdz 19. gadsimta 20. gadiem. 18. gadsimtā par latviešu literatūru vēl aizvien ir runa kā par latviešu valodā rakstītu literatūru. Līdzīgi kā 17. gadsimtā latvieši nav šīs literatūras autori, taču atšķirībā no 17. gadsimta tradīcijas latvieši kļūst par tiešajiem lasītājiem. Līdzās tautas apgaismības laika posmā no 18. gadsimta vidus līdz 19. gadsimta sākumā būtiska nozīme latviešu literārās kultūras attīstībā bija arī brāļu draudzes kustībai Vidzemē, kas veicināja pašu latviešu sacerētu rokrakstu izplatīšanos un teoloģiskajam racionālismam luterāņu baznīcā, kas reformē garīgo literatūru. Latviešu literatūras attīstība šajā periodā būtiski ietekmēja diskusijas par dzimbūšanas atcelšanu, kas aizsākušās jau 18. gadsimta 60. gados. Turpinājās līdz pat 90. gadiem, kad nāca klajā garlību darbs Latvieši 1796. gadā. Dzimbūšana tika atcelta 1817. gadā Kurzemē un 1819. gadā Vidzemē, un izmaiņas latviešu sociālajā stāvoklī ietekmēja arī jaunus virzienus literārajā kultūrā, kas pamazām iezīmējās 19. gadsimta 30. gados. Šī problemātika saistīta ar laika posmu no 18. gadsimta vidus līdz 19. gadsimta pirmajai pusē, un centrālā vieta latviešu literatūras vēsturē šajā laikā pieder Gotthardam Friedriham Stenderam un viņa iedibinātajai laicīgai tradīcijai. Tieši šajā laikā iespējams runāt par literatūra modernā vārda izpratnē, proti pavērsienu, kas atbrīvo literāro praksi no reliģiskām un baznīcas rituālu funkcijām. Šo pavērsienu nav iespējams skaidrot ārpus tautas apgaismības ideju ienākšanu latviešu kultūra telpā, kas ir viens no spilgtākajiem vācu-baltiešu un latviešu literāro kultūru miedarbas piemēriem. Taču līdzās Stendera laicīgajai tradīcijai nemazāk nozīmīgas ir citas strāvas apgaismības laikmeta rakstniecībā. Tās ir saistītas ar jaunajiem virzieniem luterāņu baznīcā.
gan ar teoloģisko racionālismu, kas iedvesmo jauno tipu sprediķu un garīgo dziesmu kultūru, gan arī ar brāļu draudzes rokrakstu literatūru, vienu no intriģējošākajiem latviešu literatūras segmentiem, kas pirmo reizi piesaka etnisko latviešu autoru klātbūtni literārajā procesā, kurā līdz tam dominējuši elitei piederīgie vācu-baltiešu izcelsmes autori. Īpašu uzmanību izpelnās kainkūtiešu autobiogrāfiskie sacerējumi. Šajā apakšnodaļā īpašu uzmanību pievērsta tulkojumiem, kā arī agrīnās latviešu rakstniecības fenomenā, īpaši Gētes un Šillera darba latviskojumiem, kas piesaka jaunus virzienus vācu literatūras impulsu apbūvē un ir raksturojami gan kā literatūras elitarizācija, gan arī kā pirmie soļi latviešu literārās valodas emancipācijā. Nemazāk svarīgi, kā pārmaiņas literārajā procesā sabalsojas ar dzimbūšanas atcelšanu un latviešu nacionālās atmodas priekšvēsturi. Trešā apakšnodaļa ir veltīta latviešu literārajām pārmaiņām 19. gadsimtā. Dzimbūšanas atcelšana un izglītoto latviešu ienākšana literārajā procesā bija galvenais notikums latviešu literārajā kultūrā 19. gadsimta pirmajā pusē. 19. gadsimtu raksturo strauja latviešu literatūras attīstība, kuras laikā līdz 90. gadiem latviešu literatūra jau tika vērtēta kā līdzvērtīga citu kultūru tautu literatūrā. Cīņu par latviešu nacionālo emancipāciju un līdzvērtību un no šīs cīņas izrietošā kolektīvā vēlme veidot latviešu nacionālo kultūru bija viena no galvenajām literārās attīstības dzinējspēkiem, atvainojos, 19. gadsimta līdztekus sabiedrības modernizācijai. Literāro virzienu aspektā 19. gadsimta attīstība iezīmē pārēju no sentimentālismu uz realismu, gan prozā, un tautiskā romantismu un sentimentālismu paralēlā attīstība dzejā. Ņemot vērā literārā procesa daudzveidību, periodizācijā ir izvēlēts izvairīties no priekšstatiem par garo 19. gadsimtu, kas autors ievietojas garo 19. gadsimtu pēdiņās. Tā vietā sašaurinot pārskatu uz laiku periodu no 1840. līdz 1880. gadam. Tas ir saistīts ar straujo rietumu un krievu literāro ietekmi apguvi šajā laika posmā, daudzveidību ideiskajā un estētiskajā aspektā un dinamiskās pārmaiņas, ko piedzīvo latviešu literārā kultūra. Tāpēc šāds šaurāks periodizācijas variants spēj mērķtiecīgāk skaidrot un atklāt literatūras attīstību. Apakšnodaļas struktūrā izmantota literāro virzienu pieeja, priekšplānā ir izvirzot sentimentālismu, realismu un nacionālo romantismu. Jāatzīmē, ka šo virzienu dinamika vienlaikus sasaucas ar ideoloģiskajām atšķirībām starp dažādiem autoriem un autoru grupām. Tāpēc atsevišķi aplūkota latviešu un jaunlatviešu literatūra. Kaut gan pastāv virkne pretstatu starp abām tradīcijām, kas pamatā saistīti ar attieksmi pret tulkošanas stratēģijām un literāro tēlainību. Ir mēģināts arī norādīt uz vienojošām iezīmēm starp abām grupām. Tās iezīmē procesu, kurā etniskie latvieši pārņem latviešu literatūras veidotāju funkcijas no vācu-baltiešu mācītājiem. Līdz ar to aizsāk latviešu nacionālo literatūru tradīcijām, literatūru tradicionālajā šī termina izpratnē. Latvieši priekšplānā izvirzīja pašu latviešu elites kultūras veidošanu, un šī koncepcija veicināja strauju literatūras attīstību. Tiesa jaunatviešu aktivitātēs par daļliteratūru lielāku nozīmi bija publicistikai un zināšanu izplatīšanai, taču literārie darbi, kas tika publicēti jaunatviešu izdevumos, kļuva par nozīmīgu pagrieziena punktu latviešu rakstniecībā. 19. gadsimta otrajā pusē ir iespējams nošķirti aplūkot nacionālo romantismu dzejā un liroepikā un realismu un sentimentālismu prozā. Šajā laikā tapušie prozas darbi nostiprināja alternatīvu populārajai sentimentālajai prozai un lika pamatus realistiskai prozai, kas aprakstīja latviešu lauku dzīvi un šajos aprakstos būtisku nozīmi piešķīra morāli didaktiskiem vispārinājumiem.
Abi prozas virzieni turpināja attīstīties turpmākajā 19. gadsimta gaitā. Tos līdzvērtīgā mērā ietekmēja 19. gadsimta vācu literatūras tendences, kas šajā pētījumā tiek analizētas īpaši izvērsti. Abējādi runa ir par inovācijām literārajā procesā, kas liek būtiskus pamatus literatūras modernizācijai 19. un 20. gadsimta mijā. Šis periods atrodas ārpus manas nodaļas, kronoloģijas robežām. Jaunatvieši pārņem no vācu mācītājiem arī interesi par tautas dziesmu vākšanu, un šis folkloras inspirētais virziens guva plašu popularitāti latviešu literatūrā 70. un 80. gados, kad jaunatviešu politiskās aktivitātes līdz ar cenzūru un vajāšanām bija ierobežotas. Bet jaundibinātā Rīgas latviešu biedrība un nākamie latviešu laikraksti, to starp 1869. gadā dibinātais Baltijas vēstnesis, turpināja nacionālo ideju paušanu. Tapa darbi, kas vienojās interesē par latviešu senvēsturi un kas ieguvuši tautiskā romantisma apzīmējumu. Tautiskais romantisms izaug no Garlība Merķeļa un Johana Gotfrīda Herdera inspirētās intereses par latviešu vēsturi pirms kristianizācijas 13. gadsimtā. Latviešu mitoloģiju un folkloru. Atsevišķi tiek aplūkota dramaturģijas attīstība, kas sasaucas ar aktuālajām literatūras tendencēm, bet nereti piedāvā atšķirīgas dažādu virzienu sintēzes variantus. Latviešu literatūras vēstures apraksts šajā nodaļā ir veidots ievērojot kolektīvās monogrāfijas mērķus un potenciālo auditoriju. Šajā ziņā par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem uzskatāms līdzsvars starp informācijas sniegšanu un pārskatāmas kronoloģijas un tipoloģijas izstrādāšanu, kas ļautu viegli orientēties latviešu literatūras procesos, arī citiem lasītājiem, kas ar latviešu literatūru nav pazīstami. Rosinošas diskusijas par latviešu literatūras kronoloģiju noritēja 20. gadsimta 30. gados. Tās ir saistītas ar Jāņa Alberta Jansona darbiem un daļai ir izmantotas šajā pētījumā. Ir izvēlēts strukturēt materiālu, dodot priekšroku tāda veida informācijas izkārtojumam, kurā par galveno atskaites punktu izmantotas ne tik daudz sociālās un politiskās pārmaiņas, kā inovācijas literārajā procesā un pārmaiņas izpratnē par to, kas ir literatūra un kādi ir tās mērķi. Tāpat arī, cik nozīmīgs ir vācu baltiešu autoru devums latviešu literatūras procesā. Līdzās tam pievērst uzmanību tieši vācu literatūras ietekmēm un tulkojumu nozīmē jaunu tēmu un virzienu tapšanā, kas sniedz priekšstatu par latviešu literatūras ciešo saikni ar Vācijas literārajiem procesiem. Tādējādi latviešu literatūras attīstības kopainas raksturojums ir veidots ar mērķi demonstrēt latviešu literatūru kā daļu no plašākas Rietuma Eiropas literārās telpas, vienlaikus iespēju robežās sniedzot pēc iespējas pilnīgāku informāciju par nozīmīgākajiem autoriem un darbiem. Paldies! Un līdz ar to šodienas referāti un referenti jau savu ir teikuši, un es ļoti lūdzu vēlreiz nākt šeit Ojārs Pārīti un varbūt arī tādu kā rezumējumu mums izteikt, novērtēt, kāda no mums šodien ir gājis. Par 50%. Ja 50% referenti neatnāk, tad par 50% šodienas nolūks un plāns ir izpildīgs. Patiesībā sakot, nekas labs tas nav. Tomēr gribu sacīt to, ka centība ir laba lieta. To, ka kāds nav varējis atnākt, bet ir uzrakstījis savu referātu, ko nolasīt, tas arī jau ir labi, jo tā ir apzinīguma augsta pakāpe, ka cilvēks tomēr jūt pienākumu pret to, kur viņš ir devis savu solījumu. Un tieši tā mēs varam vērtēt, ka arī ar nelielu piespiešanos un nelielu motivēšanu un disciplinēšanu no izdevēja puses visi autoriem būs jādzen, kā zivis tīklā, lai beidzot viņas varētu arī izcelt ārā. Svarīgākais jau šajā lietā ir tas, ka es ārkārtīgi priecājos par Visocka kunga starptautisko darbību, kura, kā redzēt, rezultējās ar viņa regulāru braukšanu uz Frankfurtas grāmatu mesu, ar viņa braukšanu uz Londonas grāmatu tirgu, kas būs nākamajā gadā,
ar viņa starptautiskiem sakariem Austrijas, Vācijas, Anglijas grāmatu tirgotāju un izdevēju vidū. Un, protams, ka jāsaka, te palīdz gan, kā teikt, uzņēmīgs gars, gan arī, protams, uzņēmēja veiksme. Un tas ir mūsu, kā teikt, puses pienākums palīdzēt šai organizatoriskajai darbībai, pašiem kā tādām zivtiņām iet tai tīklā iekšā un veidot šo lomu, lai mēs būtu, kā teikt, ar savu garīgo domu Eiropai pievilcīgi, patīkami, saprotami. Un mums taču arī ir tomēr pēc 1991. gada jau paiet 26. gads, kad mēs esam pilnā pasaules apritē. Un kā brauciens pāri kordonam nav nekāds vairs noslēpums un nav nekāda vairs ierobežojoša vara, kas varētu mūs atturēt. Tieši tāpēc mūsu pieredze un iespējas strādāt pasaules bibliotekās, pasaules arhīvos, būt kontaktā ar dažādu zemju pētniekiem un viņu svaigāko informāciju, lai tādā veidā slīpētu savu domu, strukturētu savas atziņas un palīdzētu Latvijas vēsturi, kultūras fenomenus redzēt, kā lielās pasaules kultūras, ir vismaz Eiropas kultūras sastāvdaļa, kā kontekstu, kā sinhroni vienā laikā notiekošas, bet ar savām nacionālajām un reģionālām variācijām izpaudošās parādības. Jā, tas būs mūsu uzdevums. Un es pateicos gan Visocka kungam, gan, protams, moderatoram, gan visiem referentiem, kuri šodien, kā teikt, darīja savu darbu. Man liekas, ka šīs grāmatas veidošanā pavisam bija iesaistīti vismaz 10, ja ne pat vairāk autoru, Tātad, kā redziet, šis šodienas konferences tāds darbs ir uzskatāms par, kā teikt, lielāka skrējiena, iesildīšanās skrējiena. Lai, kā teikt, mēs iesildamies vēlreiz, un es saprotu pie kafijas, ja tā Juris būs lēms. Jā. Tiešām paldies visiem, kas bija, un autori bija arī šeit ir mūsu vidū arī autori, kas vēl tikai raksta, jau domā rakstīt, un vienmēr ir tas jautājums, kā tad jāraksta, un vienmēr atceros Norman Davis, ko viņš man personīgi teicis, tas ir lielās Eiropas vēstures autori, ja kāds nezina, ir tā tūkot arī šī Eiropas vēsture ir bijis. Pieprasīts autors, ka viņš saka, galvenais ir rakstīt interesanti. To es tiešām visiem novēlu. Viņš teica, es saku, kādiem vēsturniekiem, kā vajag rakstīt? Kādi ir tie metodiskie norādījumi? Interesanti rakstīt. Tas jau laikam ir tas galvenais metodiskais norādījums. Un es tik saprotu tā, Ojārs piekritīs, ja pie kafijas un apstrīdies, ja mēs, piemēram, taisītu latviešu vai gatavot latviešu vēsturi spāņu valodu, būs stipri vienkāršāk. Jo mums ar Spāniju nav tik daudz cieši saikni. Šī vācu dimensija uzliek vēl papildus pienākumu. Bet tāpēc es saku, koncentrēsimies uz to, ko es redzu, jaunus pētniekus, autorus, kas droši vien grib un vēlās. Ja tas būs mums interesanti, jau būs arī citiem interesanti. Liels paldies jums! Tad tiekamies pie kafijas. Pašā noslēgumā es vēl dodu vārdu Sandrai Trēmanei, Jumals pārstāvē. Paldies, es ļoti īsi visi, mēs esam nosaluši un pie kafijas ātrāk, bet es pāris tiešām pateicības vārdus. Protams, vislielāko paldies es gribētu šodien tomēr teikt Sandrai Ratniecei par to, ka viņi sapurināja autors un ka, kā es Pārīšu kungs teica, 50%, bet arī 50% ir darbs un tas ir paveikts. Un tāpēc, Sandra, liels tev paldies un lai spēks būtu tos pārējos 50 veikt, jā. Otru lielu paldies, protams, es gribu pateikt Zinātņu akadēmijai bez šaubām par to lielo atbalstu un palīdzību organizējot šo pasākumu. Un šodien gribētu aicināt priekšā Ilzita Grēvica un viņai pateikt personīgi paldies.